Sveiks, klausītāji! Es esmu Līga Pauliņa. Kopā ar saviem viesiem es meklēju atbildes uz jautājumu, kas ir tā sajūta, uz ko mēs tiecamies visas dzīves garumā, kur to meklēt un vai tā vispār eksistē. Es esmu sveicināts podkāstā par to sajūtu. Šodien saruna ar Kārli Pļaviņu, CrossFit zāles īpašnieku, sporta treneri un tēvu, kas audzina profesionālu futbolistu. Kārļa dziļākā pārliecība ir tajā, ka sasnieguma pamatā ir attieksme. Tā palīdz uzturēt disciplīnu un iet uz savu mērķi visās dzīves situācijās. Kārlis stāsta par savu sportista karjeru, pieļautajām kļūdām treniņos un savu misiju – palīdzēt augt jaunajai sportistu paaudzei, gan profesionāliem sportistiem, gan ikvienam no mums. Kā Kārlis saka, visi ir atlēti. Čau, Kārli! Čau, Līga! Man prieks, ka tu šodien atnāci. Mēs ar tevi šodien runāsim par ļoti interesantu tēmu, kas ir aktuāli, es domāju, ļoti daudziem cilvēkiem Latvijā. Par to, kā izaudzināt profesionālu sportistu un kur gūt to gandarījumu sajūtu, redzot gan savus sasniegumus, ko tu ieguldies, gan arī to, ka jau bērns ir kaut ko sasniedzis un patiesībā piepildās viņa un tavu sapņu. Bet tev ir arī pašam savs stāsts. Tu esi šobrīd profesionāls treneris, bet savu laiku tu biji arī profesionāls sportists. Es biju profesionāls sportists. Es gan negribu teikt, ka tas bija baigi ilgi, maksimums 3 gadi, man liekas, bija. Bet, ja man nebūtu bijis tas profesionālais sports, to mazo brīdi, tad mēs šeit nesēdētu, visticamāk, tad neinteresētu mans viedoklis. Bet cik sen tas bija? 18 gados es aizgāju. Principā, man tagad ir 41. Bet sāki sanākt tu 15 gados? Nē, bobsleju var sākt tikai 18 gados. Tad, kad tu esi pilngadīgs, jā. Principā, ja tev nav pilngadības, tu nevari braukt pa to trasīt lejā. Man liekas, tagad savādāk ir, kad jāsāk gatavot jau agrāk, bet bobslejs ir tikai no 18 gadiem. Bīstams sportveids. Bet pirms tam jau tur viss tas, sākot jau no bērnības un viss tas pamats, līdz tur vispār tiktu, tas izturētu, tur jau bija tas vieglatlētikas bāze kaut kur, un pats pirmais vispār sporta veids manā dzīvē ir tenis. Ok, bet par to bobsleju. Kur viņš vispār parādījās? Kā tu tur nokļuvi? Man bija draugs, kurš tur bija jau, Ivo, un vispār man bobslejs patika, es viņu skatījos pa televizoru, man likās nereāli krūti, ka viņi tur nesās pa to ledus trasi lejā, ātrums, tur adrenalīns un viss tas izskatījās baigi iespaidīgi. Es nodarbojos ar vieglatlētiku, mans čoms arī bija no Grobiņas, un viņš tur bija. Viņš pēc sezonām, kad bija mājās, es gāju pie viņa. Mēs tur skatījāmies visus tos viņa veco kameru ierakstus, kā viņi tur ieties izbraukumos un visu, ko viņi tur dara. Un 18 gadu pabeidzu vidusskolu, atnācu uz Rīgu, iestājos Sporta akadēmijā. Un viņš teica, davai, atnāc uz vienu treniņu pie viņiem, jo es biju, ar vieglatlētiku nodarbojos skrēju sprintu ātri. Un tad es aizgāju uz treniņiem, tad pirmā treniņā es tur savu labu parādīju, un principā viņi man paturēja. Bet, es biju, cik es svēru, tad man liekas bija 79 kg. Tas ir daudz vai maz bobslejs? Maz, tas ir maz, tas bobslejā maz. Bobslejs tam jābūt smagam? 90 plus, jā. Jo tur jau arī viss tie izsvarojumi, kad tu brauc, tur ir tas noteiktais svars, cik tev ir jābūt. Minimālais, maksimālais. Tev nepateikšu no galvas, cik tas ir. Nevar smilti zeķēs sadarīt. Nē, kā ir, ja tev, piemēram, svars nepietiek, tad liek smaguma tos stieņus iekšā, lai tur ir smagāks tas bobs. Jā. Smilts neviens nedara. Atklāsim visas bobsleja aizkulis. Un tad es aizgāju tur uz to treniņu pirmo, un tur man sanāca viss, un tad es paliku, bet tur jau sākās, jo man bija ātrums tikai, man nebija tad baigies spēks, man nebija, un sākās viss tā svarcelšana, kas man tagad vispār ir mīļākais tas mūments, ja tā var teikt. To jau es neko nemācēju. Man bija vieglatlētikas treneris labs, Arts Laksdiņš. Bet vieglatlētikā cik sen tu pirms tam trenējies? Tur es biju kaut kādus, principā sākot jau kaut kur no 8. 9. klases, visu vidusskolu. Tur es trenējos vieglatlētiku.
Bet tu pats nonāci līdz tā vieglatlētikai, vai tur bija kaut kāda loma arī draugiem, ģimenei? Nē, tur bija tā, ka bija tāds posms, es biju pabeidzis to tenisu spēlēt. Nu, visu laiku futbolu tur basīt skolā, tas un futbols principā vilcies, kas būs arī šīs dienas tēma, vilcies jau ir no mazas bērnības. Grobiņā vispār ir sportiski čaļi, ja? Jā, starp citu, Rīgā daudz grobiņnieki, treneri. Starp citu, jā, papēti pēc tam. Un, nu jā, un tad bija tāds posms, kad es īsti neko nedarīju tur. Kaut ko aizgāju tur skolā uz zāli, pamētāju bumbu, un tad starp citu, ja mēs runājam par vecākiem, mans tētis, protams, viņš jau man neko neteica. Nespiedu, viņš redzēja, ka es tur liderēju, neko nedaru, un tad viņš tam pašam Ivo bija paprasījis, lai viņš kaut kā no mani izsit ārā no tās nīkuļošanas. Un tad, jā, tad skolā tur mums bija tāds Artis Laksdiņš, mans pirmais treneris, kuram vispār es varu pateikties paldies, ka es esmu tik labs treneris šobrīd, jā. Viņš man ielika tāds baigos pamats, vieglatlētikas pamats. Un tad ar viņu sāk darboties, viņš principā individuāli. Tur bija kaut kāda maza grupiņa arī, bet, principā ar mani vienu viņš tur strādāja. Man baigi iepatikās, jo viņš mācīja visus tos, kas arī man tagad pašam patīk, visas tās skriešanas nianses līdz sīkumiem. Un tagad, tu pat cik arī biju šeit pie maniem treniņos, man arī patīk cilvēkam mācīt, nevis tādu vispusē, bet sāc ar mazām tehniskām niansēm visu laiku, tu borē vienu to pašu, kamēr tev aiziet. Jā, patīkami tas nav, bet... Nē, nav, un es pat brīnos, zinot manu to brīžiem arī eksplozivitāti, kā es to visu tā izturēju. Bet viņš kaut kā mācēja runāt ar manīm. Viņš bija gan draugs, gan treneris. Kas man liekas arī mūsdienās, sevišķi mūsu jaunatnē, ir baigi svarīgi, jo tu nevari visu laiku tikai močīt to jaunieti. Jā, tev ir viņu, principā jārunā arī par kaut kādām tām dzīves lietām. Tu nevari teikt, ka mēs augām bija tā, tas viss ir mudrās sēdēs. Tam īsti nav jēga, jo tev jāskatās tam laikam līdzi. Un jā, un viņš man ielika tos pamatus. Mēs tur sacensībām braucām Latvijas čempionātiem, es tur biju trīniekos, un tā konkurence jau bija milzīga vieglatlētikā. Ja mēs salīdzinām, šobrīd ir, ja tā, piemēram, 100 metru skrējienam ir šobrīd 2 priekšskrējieni, tas ir 8 cilvēku skrējienā, 2 skrējieni. Kad es skrēju, tad bija kaut 12 priekšskrējieni, tad iedomājies, kā tur masas bija. Un tad, ja tu tiki, tas bija kosmos. Bet tev nebija tā vēlme, tad esiet uz to vieglatlētiku, ja tad daļa konkurences meklēja kaut ko citu, vai tev bija pilnīgi vienalga, ko darīt? Tenis, vieglatlētika, bobslejs, kā tu pats izvēlējies to, izņemot to, ka interesanti. Kāpēc nepalika vieglatlētikā? Man tas bobslejs sēdēja iekšā visu laiku jau no tās bērnības, un ja man pateica, vai nāc pamēģināt, es aizskrēju. Jo tas ir, ja mēs atgriežamies pie tās vecāku lomas, sports man ir. Es esmu sportists tikai tāpēc, ka man tēvs bija sportists. Viņam bija tie diplomi mājās stāvēja, kaudz milzīgi. Un es viņus... Arī vieglatlētikā? Vieglatlētika, tur bija rokas bumba, tur bija visi iespējamie sporti. Un tā kaudz, un es viņu reizi nedēļā noteikti pāršķiešu. Es zināju no galas visu, kur tur, cik viņš ir noskrējis 60 metrus, visu to. Gribējās tēti pārspēt? Jā, un man jau tas bija, es domāju, tur man iesēdās, ka man tie diplomi bija svarīgi, jo es pēc tam, kad es pats par katru diplomu es noliku blakus tai kaudzītē un tad krāju blakus. Vienīgais, ko man gribējās, ka varbūt viņi, jo es paspēlēju tenisu, tad es negribēju tenisu, tad Liepājā uzbūvēju hokeja halli, tad gribēju hokeju spēlēt. Tad es gribēju futbolu spēlēt, tad skolā spēlēju basīt. Tad bija, vienkārši prasījās, ka viņi bišķiņi tev vai Kārli pieturies pie viena. Tu gaidīji, ka tētis tev tā kā pavirza vai treneri? Tajā, nē, treneri noteikti ne, jo man tenisa treneri arī bija ļoti laba. Es neaizgāju treniņus, gribēju džekiem uzspēlēt, futeni, aiziet futbola treniņu, pamēģināt. Viņi man zvanīja. Ko es zvani? Bet tas man šobrīd, ja es paskatos šitām acīm, tas nereāli krūti, tā treneris pieskata nereāli. Un, jā, man prasījās, ka viņš man bišķiņ iebīda. Davai, pamēģinam šito, nesanāks. Aiziet tur, bet, davai, tev ir, pieturies pie viena. Jo es pieļauju, ja es būtu palicis vienā sporta veidā, varbūt man tā profesionālā sporta karjera kaut kādā sporta veidā no tiem miljonus, ko es pamēģināju, varbūt būtu izveidojusies. Bet tad tu nebūtu kļuvis par treneri? Nē, noteikti nē. Pastāsti par to brīdi, kad tu esi bobslejā, tu trenējies, viss notiek, bet tu teici, ka tas tā karjera ātri beidzās. Kas notika? Traumas, sākās tā svarcelšana. Tur jau nebija tā, ka tev treneris, pieņemsim, tev tas stiens jādabū no zemes uz pleciem, saucamais klīns. Un
Ir stieņas, ir svari, kā tu viņu dabūni. Nu, labi, tev ir zināma apmēram. Nestāstīja tehniku. Zini, kā es tikko aizgāju no vieglatlētikas, kur es īpaši bija kaut kāda pietupienas taisīja ar stienīti, bet tādas svarcelšanas kustības, olimpiskās svarcelšanas kustības baigi mēs netaisījām. Un tur jau viss. Tu tik rauji ņemies, un neviens jau to tehniku neskatās. Tupāmies mēs tur ar kosmiskiem svariem. Nu, vienkārši man tas spēks nāca. Zini, kā tu nāc klāt nenormāli, bet skaidrs, ka tas saites un viss netika līdzi. Tad man sāka plīst hamstringi, jo kāds man tas sapnis bija, ka pēc bobslejas man bija sapnis olimpiskās spēles, medaļa, un tad, kad man būs dēls, principā es jau gribēju dēlu jau 18 gados, tad viņam būs, viņš skatīja, wow. Tā kā es teicu, ka wow, medaļa, olimpiskās spēles, viņš būs sportists arī. Jā, es jau tajā brīdī zināju, ka man būs dēls, un principā par treneri arī lielā mērā es kļuvu tikai tāpēc, lai es varētu savu dēlu pareizi sagatavot tai sportistu karjerai. Jā, jo skaidrs, ka man jau uz to dēlu bija lielas ekspektācijas, joprojām ir. Un tas, ka daudzi saka, to neuzspiežam bērniem to ne sportu, bet uzreiz to profesionālismu. Bet es viņam neuzspiežu profesionālismu, es viņam uzspiežu to, ka ir savs ķermenis. Par savu ķermeni jārūpēs, un viņš ir jāsagatavo pareizi. Nav, vai tu būsi vēlāk sportists vai nē. Bet, Kārli, tu pats esi labs piemērs tam, un vispār mēs zinām, ka profesionālais sports nav ļoti veselīgs. Nav veselīgs, nē. Bet, ja tu esi jau laicīgi tam visam, piegājis jau, piedomājis pie tam visām niansītēm, katrā ziņā labi, viņš nav veselīgs, tur trauma risks, ja sevišķi kontaktsporta veidos, tur var būt no kontakta, ko tu nevari paredzēt, bet, ja tev tas ķermenis ir labāk sagatavots, tas risks ir mazāks. Attiecīgi. Tas, ka traumas būs un ir nežēlīgs, tas sports profesionāls skaidrs. Bet tu vienmēr vari bišķiņ to procentu samazināt, pareizi trenējoties, sagatavot savu ķermeni. Tam es gluži nepiekrītu. Kad viss ir profesionāls, tad ir smags. Tur viss ir emocionāls, smags, fizisks smags, bet tu vari tam sagatavoties. Man saplīst tas hamstrings, tad man bija diska trūcis ir vienmēr paliekošs, un tur bija diska trūcis, vēl kaut kāda muskuļa no mugurkaula atlīsuši. Vienmēr sakot, es aizgāju pie doktora, viņš teica, operāciju netaisīsim, bet viņš teica, cik tu vairs necels svarus. Un tagad gribētu to doktoru satikt. Es neatceros, kā viņu sauc. Un principā viss beidzās. Un, es tur mēģināju atgriezties, bet es sapratu, ka man jau viss ir tur atkal visādi saklās zarnas iejaucās. Vienkārši sabīt, laikam tur, ka nav lēmts. Un tur jau arī bija tā, tu zaudēji vietu, tu nevienam neesi vajadzīgs. Tas man baigi iedeva pa galvu. Tajā brīdī tu saprati, ka tu gribi kļūt par tādu treneri, kas novērš. Nē, tajā brīdī es vispār nedomāju par to treneri. Tajā brīdī man riebās vispār. Viss bobslējas neskatījos, kad gadus 4-5. Es biju apvainojis visu pasauli. Ka tāda, kā nesanāca tev, un tev pat neviens nepainteresējās pēc tam. Labi, tas nav profesionālais sports, tāds ir. Nāk vietā citi, tur neviens. Bet to es, kā tajā brīdī es to tā nesapratu. Man likās, ka pažēlos, kā saka. Bet, Kārli, tu arī šobrīd strādā gan ar olimpiskajiem sportistiem, gan profesionāliem sportistiem. Tev ir tā sajūta, es gribu viņiem iedot to, ko man neiedeva savā laikā. Jā, viennozīmīgi. Kāpēc vispār es aizgāju pēc laika par treneri? Tikai tāpēc, lai nebūtu šādi, kā bija man. Kad tu māci tehniku, es vienmēr arī mūsu zāli taisot vaļā, vienmēr man ir bijis par tehniku. Par visu to kustības mehānismu, lai viņš ir mehāniku, lai viņi ir iemācīti pareizi, tāda bāze, pietupiens, skriešana, par to mēs vēlāk arī parunāsim. Visas tādas pamatlietas, kas liekas elementāri ikdienā it kā, ja? Bet tev atnāk jaunietis, vienalga vai man klients jauns, tas pats sportists profesionālais, un viņš nemāk pietupties, lai gan viņš ir, kā viņiem pieejami jā, viņš ir bijis olimpiskajās spēlēs, viņam ir treneri, un viņš par lielam, tev jāmāc īstenībā tāda lieta, ko liekas nopietni. Tas ir man tā tehnika, un pēc tam nāk jau tie svari, viss tas pārējais. Un tas man ir, nebūtu bobslejs, nebūtu tas viss mans piedzīvojums bez variantiem. Tas nebūtu tas, kas es esmu šobrīd. Skaidrs, tev ir kāda ideja, kas tu būtu? Kas es būtu? Nezinu. Kaut kas ar sportu ir nozīmīgi saistīts. Es pat nezinu. Es tev nevaru atbildēt, kas tas būtu. Sporta ārsts. Sporta ārsts? Nē, arī tas man arī interesē. Lai būtu treneris, tev ir jāzina arī par
šādām lietām. Bet man daudz apkārt ir labi fizioterapeiti, sporta ārsti. Bet tu arī pats esi fizioterapeits? Nepabeigts. Ai, kāpēc? Laika nav, kā vienmēr. Man nav laika. Bet man tā lieta ļoti interesē. Man ir, kur es pats eju pie fizioterapeits, vienmēr viņas izprāšņāja, kāpēc tā dara. Nu, tev var teikt, ir zināšanas, bet nav vēl papīra. Jā, es varu veikt, es māku veikt manipulācijas, bet tas labāk, lai to neuzzina neviens. Man kā mammai vienmēr ir bijis jautājums, kā noķert to brīdi, kad vajag atlaist un kad saprast, ka vajag paspiest. Man vienmēr nav piemērs no sporta, bet piemērs par Raimondu Paulu. Tas ir tas viens lielākais, ko es zinu. Viņš vienmēr savās intervijās ir teicis, ja man mamma nebūtu spiedusi, es nekad tās klavieres nebūtu spēlējis. Man bija līdzīgi meitai, ka viņa sākumā gāja uz basketbolu pulciņu. Vienkārši fani pēc viņiem skolā bija pulciņš, trešdienās pēc stundām super. Vienā brīdī man zvana basketbola treneris. Vai es negribu viņu laist uz basketbola skolu, jo viņai ļoti labi sanāk. Mēs ģimenē apspriedāmies, ja labi sanāk, iešu. Bet pulciņš un sporta skola, tās ir pilnīgi dažādas nodarbības. Bet viņai saknē jau treneris saka, ka viņai labi sanāk. Viņa aizgāja, un tad, kad viņa spēlēja prieka pēc, viņa ķēra kaifu no tā, viņai patika. Tad, kad viņu sāka dzenāt, un viņai visvairāk nepatika tas spiediens no komandas meitenēm. Tur ir tas uzvaras gars, un tur viss mums ir jāuzvar par katru sanu. Viņai pazuda spēlēt prieks. Man bija dilemma, ko darīt. Turpināt viņu motivēt, stāstīt, vēst un teikt, kaut kā tev labi sanāk. Es īsti nevarēju atrast to, ka viņai to vajag. Viņa bija ļoti pret, viņa ļoti negribēja. Pēc tam viņa pati atrada sev citu sporta veidu, uz ko viņa gāja tik ilgi, kamēr viņa notraumējās nevis uz laukumu, bet tur tāda augšanas slimība viņai sākās. Kas vienkārši ir jāpārdzīvo, jāpārgaida. Un kā saprast? Paspiest vai tad tas nav tavs? Jauniešiem ir brīdis, arī Kristam bija brīdis, ka viņš varbūt bišķiņ tik atslāps, varbūt negrib, bet tas, ko es tev stāstīju par, ko es būtu gribējis, lai man paspiež bišķi. Pamēģini. Runāt ar viņu. Principā arī jāstāsta, ka tu nevari visu tā pamest. Jā. Man liekas, tas tā mūsu paudzei, tu nevari iesākt to pamest. Tagad jaunieši viņi iet un mēģina, un īstenībā mūsu paudzei mēs mācam nebaidīties pamest. Piemēram, es arī savā podkāstā runāju ļoti daudz par to, mainam karjeru pēc 40, pēc 50. Ir daudz investēts, daudz izdarīts, jā, bet ej, dari, mēģini. Jā, bet jautājums, cik tu, ja tu viņu tur spiedi, jau es nezinu, tur jautājums par to laiku, cik ilgi, ja tev viņš pasaka vienā dienā, es negribu, man tur nepatīk, labi, tad nē. Bet davai aizējām vēlreiz, aiziet līdzi ar viņu, pasēd malā, bišķi iedrošina. Jo, ja mēs uzreiz negribu, nometam... Ne, uzreiz nē, bet saprot, tā laušana, viņa jau var vilkties, piemēram, gadu. Tas ir ilgi. Tas ir ilgi, jā. Bet varbūt viņai ir individuālais sporta veids. Tas jau arī ir komandas sporta veids, individuālais sporta veids, divi dažādas pasaules. To mēs sapratām, ka viņa nav komandas sporta veids. Jo tas arī man atkal nebija individuālais. Kāpēc es nespēlēju tenisu? Tāpēc, ka es nevarēju tikt galā tam savām emocijām, slaust tās raketes. Un man bija baigi grūti, ka tev nav komandas biedrs, kam paprasīt. Tad treneris ir aiz žoga, mamma ir vispār aizdzīta prom aiz koka, lai neskatās uz mani. Bet tā kā komandā, tu vari kaut kur brīžiem, kad tev nesanāk, tev ir kas komandas biedrs, kas pavelk. Jā. Es sapratu, ka man ir tāds komandas sporta veids ir mans, jo man patīk būt tam, ap ko to, ka mēs spēlējam to futbolu amatieru līmenī. Tā komanda ap mani, jā, tu tur vari kādu pakomandēt, individuālā sporta veidā tu vari tikai ar savu galvu. Komandā var arī izkauties emocijas. Jā, var izkauties, tur ir emocijas, man tās emocijas patīk, tas ka tu kaut kāds uzvari, ja, ka tur visas komanda, visi ārdās, viss tas ir. Bet tas arī jāskatās, kāds ir individuāls sporta veida cienītājs, kāds komanda. Un to jau, man liekas, var saprast tikai mēģinot. Un tev ir arī sava zāle šobrīd, CrossFit Urban Tribe? Jā, man ir sava zāle. Tas bija tāds mans mazais mērķis jau palielam, kopš es sāku mācīties par treneri, sāku strādāt. Tas bija mērķis, kad es gribu savu zāli, kurā man ir, kur trenēt manu dēlu, kur ir, kur pasniegt, kur darboties ar savām idejām. Tā kā man liekas, kad ir jātrenē tas crossfits. Skaidrs, ka crossfits mums ir zāles nosaukums, bet individuāli, ja man tur nāk komandas sporta veidi,
Principā jau tie individuālie klienti atnāk katrs savu mērķi. Sportists nāk skaidrs sagatavoties sezonai. Ir, protams, tie crossfit vingrinājumi jau ir arī citos sporta veidos, tu viņus tur iekļauj, integrē, ko es ar laiku arī, jo parasti viss atnāk. Visiem tas nedomā to crossfit. Arī Kristaps Sotnieks, hokejs. Nē, taču es savu crossfit, es neko nedarīšu. Un tāpēc kādu laiku jau tu viņam integrējot iekšā to, viņš jau dara to visu. Es viņam saku, vecīt, redz, tu uztaisīji to crossfit saucamo workout. Ja, viņš jā, ok. Jo es uzskatu, ka tas crossfit ir funkcionāls, dažāds, kas ir tev mainīgums visu laiku ir. Ja viņš nebūtu Latvijā, sākumā daži cilvēki sabojājuši to uzskatu par to crossfit, ka tas ir tāds, nezinu, armijas stilā, ka tev jāmauc visiem vienādi svari, nevar, vai prom nāks nākošais. Līdzīgi kā man trauma. Tad es domāju, ka pavisam savādāk attieksme būtu crossfitam šobrīd Latvijā, jo crossfits jau ir par to vingrinājumu pielāgošanu katram. Tad ir jautājums, ja tu nemāki pielāgot, jautājums, vai tu esi labs treneris. Tev ir jāmāk katram uz sekundes simtdaļā. Viņš pasaka, es nevaru pietupties, man tur tas dziļi nevar pietupties, bišķi čalīts, tev uzreiz ir jāatrod pielāgots vingrinājums uz sitienu. Ja tu nevari stāvēt, davai pasēt malā. Tev ir jāatrod, kā viņš var darīt to pašu kustību, bet atvieglojot kaut kādas niansītes. Jā, tas notiek. Es arī pamanīju, ka tagad ir vien vairāk cilvēki arī manā burbulī, kuri iet uz to crossfitu, kuri agrāk nekad neietu, tāpēc, ka bija tas priekšstats. To arī tās sacensības dod, ja, jo viņas joprojām notiek, bet tad, kad tu paskaties, kā viņi tur mauc tie cilvēki, ja, tad liekas, pa virvi kāpt, ja, un tur nenormālie tie pievilkšanās, kas ir dinamikā notiek, man liekas, tas nav priekš manis. Un izstāstīja to, ka tu vari dabūt to arī savā līmenī. Tu joprojām vari nodarboties. Tu nodarbojies crossfit. Un tas pirmais ir cilvēkiem, ka viņi ievadot to vārdu crossfit, parādās tas, ko tu teici, visi tie sacensību atlēti milzīgie. Milzīgās meičas, milzīgie džeki. Tu viss domā, nē, tas nav man. Bet tu jau visu to pašu vari darīt, attiecīgi atvieglojoties. Tu nodarbojies ar crossfit. Un veselīgi nodarbojies. Man ļoti patīk to, ka saņem gan profesionāli atlēti, gan mēs zālē, kad es savulaik trenējos crossfitu, ka crossfitam līdzi nāk ļoti labi arī tāda mentālā sagatavotība, jo tas workouts ir tādā veidā izveidots, ka sākumā tas ir tas skills, ko tu izstāsti visu to mierīgi, un tu dabūni arī tajā brīdī, kad treneris arī staigā pa zāli ar to individuālu attieksmi, es vismaz dabūju to būstu, ka es arī varu. Un tad tie crossfit treniņi manā ieskatā ļoti stipri atšķirās no tā, ka tu aizēji vienkārši pats uzmauc zālē, ka tu dabū individuālu attieksmi, individuālu tehniku un vēl individuālu būstu. Un tad beigās, tad, kad tur 10, 15, 20 minūtes, cik tas workouts ir, tu jau mauci ar pavisam citu sajūtu, ka es maucu, jo es varu. Jā, ja tu māki. Jo tad es tev piekrītu, tā skill sadaļa, kas ir crossfitā, tā ir tā pati galvenā lieta, kur tu arī to cilvēku iemāci, tu ar viņu parunā, viņš saņem to, kā tu saki, individuālo pieeju. Un pēc tam tajā workoutā, tas jau ir augsts intensitātes brīdis. Ja, ja tā tehnika ir iemācīta, skaidrs, ka tu nedomājot vairs tev skābeklis pietrūkst, tu jau mehāniski taisi viņu pareizi. Tas bijis arī aizgājis uz grupas nodarbību, ja, un arī pie cilvēkiem, pie treneriem, kuri pirms tam par to crossfit slikti izteikušies. Un es aizgāju uz to grupas nodarbību. Tur bija skriešanas aparāti, tur pat kaut kādi handstand push-up, man liekas, bija ielikti. Tur push-up. Es neatceros, bet arī bija sanāca, man liekas, 4 pa 6 minūtēm. Tur kaut ko dari ar 2 minūšu pauzi. Visi mauc. Tur ieeja, visi iesildās, ne tev kaut kāds skills, nekas. Un tu mauc, un treneris bļauj, davai, tu vari vēl. Mēs tur bijām kaut kādā, labi, es biju trenējies jau entos gadus ar crossfit, jā, un es viņai piegāju. Pēc tam teicu, un jūs runājat, ka crossfits ir bīstams. Ja? Es saku, es gandrīz nobeidzu šo treniņu. Tur skatos tādu onkulīšu sievietes, ja? No dažiem liekais svars. Es nestādos priekšā, vai viņi pēc tam vēl atnāca. Man pirmā iepazīšanās ar crossfitu arī nebija. Es arī zāli nesaukšu, bet hypes, crossfits, un es aizgāju. Man liekas, ne. Jo tur tieši tā attieksme, kad bez maz vai to es tur niecība, ja tu nevari izdarīt to. Tā bija vienīgā nodarbība, ko es aizgāju. Un pēc tam es Juglā pie tevis atnācu, kad tu vēl tur pasniedzi, tad, kad man meita sāka nākt. Un es aizvedu meitu, bija crossfit nodarbības bērniem, kas īstenībā ir fantastiski. Es ceru, ka jūs kaut ko tādu atjaunosiet kādreiz.
Un es sēdēju malā un skatījos pavisam citu attieksmi. Attieksme ir tā kā tavs otrs vārds, tev tā ir ļoti svarīga. Un tu savulaik arī gribēji celt augšā tēmu par attieksmi vispār pret treniņiem un sportu kopumā. Jā, tā attieksme ir man, tu paprasīsi jebkuram klientam. Tur ir, man liekas, katra otrā teikuma beigās pamaina attieksme. Attieksme mums jau dēli, jau ir tas. Bet to tu dabūji izkopt to tēmu un saprast caur treniņiem ar Kristu. Neliela atkāpe. Kāpēc crossfit? Ko es iesaku arī jauniem treneriem, visiem tiem vingrinājumiem, kā mēs paši tur Džeka Liepājā gājām cauri paši. Skatoties tos pašus profesionālos atlētus, tos video, tu uz sevi testē tos vingrinājumus, kā viņš strādā, kas tev jādara, kas tev pēc tam sāp. Un tas ir, to tev nevienā skolā neiemācīs nekad. Arī, ja tu gribi būt crossfit treneris, tu aizbrauc uz 2 dienu kursiem, Nē, tur ir vērtīgi. Es esmu bijis ļoti vērtīgi. Tās 2 dienas joprojām dažas nianses man ir atmiņā. Un tu dabūji to certifikātu, ja tu noliec testu. Principā, ja ir laba angļu valoda un tu neesi pilnīgs zābaks, tu vari dabūt to certifikātu. Bet kas ir pluss man un vēl treneriem, kas citās zālēs tagad strādā tieši crossfit, ka mēs paši tam visam gājām cauri. Viens otru vērojām, filmējām, izgājām visām tām kustībām cauri. Tur ir pastoties dažus tos video. Tur varbūt YouTube var atrast pirmos, ka mēs taisam to open, tur ir kosmos, kā mēs darbojamies. Un tas ir tas, kas man arī ir ļāvis kļūt par man gribās teikt, to labs treneris. Ka tu pats visam esi gājis cauri, un ka tu saproti tam cilvēkam stāst par tiem, kur tu pats esi kļūdījies. Pēc man tas crossfit patīk, tur ir daudz vingrinājumu, tur ir daudz nianses. Tur tas mainīgums, tu liec kopā tos vingrinājumus, pats testē, viņus pats taisi. Un tu arī integrēt tam pašam Kristam. Un tā ir tā attieksme pret to, ko tu dari. Attieksme pret to treniņu, ka tev ir jāizdara tas, iesildīšanās skills, vots. Ja? Un attieksme arī tu atnākot uz treniņu, ja? Kā ir labs teiciens šitam te uzsikam. Tev nav motivācija. Trenēties katru rītu. Viņš neceļās ar motivāciju trenēties. Ir disciplīna, ir attieksme. Tas tev ir jādara. Ja tu gribi kaut ko sasniegt, būt profesionāls, tev ir jābūt attieksmei, disciplīnai. Un tā motivācija jau tev, tā var nebūt ar mēnešiem, jā, bet tev ir jāizdara darbs. Un jā, tas vārds man ir tāds manējais. Labi, pēdējais sveiciens daktaram, kurš teica, ka tu nekad necelsi smagus svarus. Vienu no saviem personal best šodien, deadliftā, piemēram, cik tu šobrīd cēl ārā? Tieši šobrīd? Jā. Tieši šobrīd es kaut kad pacēlu aizvakar treniņā 190. Un cik tu cēli tad, kad tu biji bobslejā? Bobslejā mēs tādu deadlift gluži netaisījām, bet es tupos ar stienu uz muguras saucamā backskata 230 kg. Un tagad? Tagad man ir ar kaut kad pirms 2 nedēļām, cik man ir tāds posms, kad es kājas baigi trenēju, 180. Bet es arī domāju, vairāk arī man nevajag šobrīd. Un ar svāru rēķinu tas 230 bija ar manu bodyweightu 80. Tagad man ir 95. Jā, tas ir crazy. Tas ir kosmos. Es vispār nestādos priekšā, kas tajā mugurā tur darījās, nesagatavotā ķermenī. Un tāpēc jau arī tas viss notika. Bet tu esi jauns, tev ir 19 gadi. Un tev nāk svars klāt, tu tur pieredzējušos džekus treniņos bāz ārā, tev jūra līdz ceļiem, visas mašīna. Tur nākušā dienā skrien stumt STKD trenažienu un tu norauji hamstringu visu. Tev nav, bet treneris bijis blakus, davai vecīt, tagad paņem bišķi mierīgi. Mums rīt ir jāskrien sprinti, davai nepiedzenam kājas. Tālūk. Ko? Iesim uz studiju. Iesim. Jau ilgi pirms vispār idejas par to, ka vispār tev būs bērns, tev jau bija ideja, ka būs dēls, tēta atstātais mantojums, tēta sasniegumi motivēja tevi pašu sportot. Un izstāsti, kurā brīdī tu saprati, ka tu virzīsi Kristu pa profesionālu sportista ceļu? Kādas bija pirmās sarunas, kā vispār Kristus par to jutās? Tieši par to vārdu profesionālisms. Ka tas būs sports un tas nebūs fans pagalmā un pulciņi pēc skolas, bet čalīt, mēs rukāsim. Ja tu tā prasi, kad es viņam par to stāstīju vai prasīju, tas jau bija kaut kāds laiciņš, kad viņš bija sācis trenēties futbolā. 4 gados viņš sāka. Principā ņem no 5, bet pat cik man tur viens čoms, ar ko es pats biju spēlējis kopā futbolu, arī bijušais, starp citu, vārdsargs, kas bija trenēja jau tajā laikā vēl Liepājas Metalurgs.
Jūs varat iedomāties, cik sen tas ir. Viņu paņēma gadu ātrāk, tāpēc, ka Kris bija tāds spridzeklis, ka, es sapratu, man viņš kaut kur tā enerģija jāliek lietā. Un tad jau tur tie treniņi 3 reizes nedēļā, bet teikšu godīgi, ko tagad droši vien arī daudzi psihologi man pateiks, kad nevar bērnu virzīt tik ātri tajā profesionālā sportā. Jo, principā, man jau bija skaidrs, kad es viņu aizvedu uz futbola treniņu, ka viņš ies līdz galam. Jo nebija neviens brīdis tāds arī pēc tam, kad viņš to negribētu pats. Un tās sarunas jau vairāk, kad sākās tad jau, kad viņi sāk arī individuāli strādāt, bija kaut kādi, 9, 10 gadi, 11. Tas vēl bija mini futbols, tas, kur 8 pusi laukuma spēlē. Jo mēs jau sākām paralēli viņa futbola treniņiem, mēs sākām jau pie fiziskās sagatavotības strādāt. Lai nepārprot cilvēku, fiziskā sagatavotība ir ļoti plašs jēdziens. Mēs vienkārši principā sākām ar pareizi iemācīties skriet, lēkāšanu, kāju kustības, pēc cik futbolā kājām jākustās ātri. Un tādus spēka treniņus viņš sāk darīt tikai 13, 14 gados. Principā es teiktu, ka agri tas tika izlēmts, ka viņš ies līdz galam, ja viss būs ok. Skaidrs, ka tu 8, 9 gados bērnam pasaki, tu gribi būt profesionāls sportists. Loģiski visi grib. Viņi tur grib būt, Messi, Ronaldo vai visi. Visi būt. Neviens neteiks, ka negrib. Bet tas viss darbs, kas tur jāieliek, lai tu vispār kaut kur tiktu, tas ir jāsāk darīt laicīgi. Jo es teikšu, 16, 17 gados varbūt ir es jau dažreiz gribu teikt pa vēlu. Bet ir bijuši kaut kādi momenti, jo man visvairāk interesē, kā tev ir izdevies savienot savu treneru karjeru, savu treneru lomu, kur treneram ir jābūt prasīgam, bet tajā pašā laikā iejūtīgam ir jāredz, un ir tēta loma, kur tētim ir jābūt arī prasīgam, bet tētim ir jābūt vēl iejūtīgākam, lai iespējams viņam dotu to telpu, ja viņš lūst, un tev ir abas šīs lomas bijis jāsavieno. Bet ir bijuši Kristam momenti, kad viņš saka, tēti, es vairs nevaru, tēti, es vairs negribu. Un kas tad tu biji, vairāk tētis vai vairāk treneris? Man liekas, ka viņam nav bijuši tādi baigie posmi, kad viņš pasaka, ka viņš vairs negrib spēlēt futbolu. Ja mēs runājam par treniņiem, kad viņš nāk pie manis, tur mēs diezgan, es teiktu, labi nodalījām to tēvu un treneru lomu, jo tajā brīdī, kad viņš ir treniņā pie manis, protams, ir bijušas asaras. Protams, ir bijušas sevišķi kaut kāds, nepateikšu, 11 līdz 13 gadu vecums, ka viņi tur sāk spuroties, ka viņš bez mazliet sācis man runāt pretī, nē, tā nav pareizi. Daram tā, es teicu, veču pagaidi. Uz laukuma, jā, tur es tev nejaucos tavā darbā. Gan tajos pirmajos gados, ka viņš tur pa vārdsargu aizgāja, un vispār, tur ir bijis arī mums visādi stāsti, kā mēs tur esam sarājušies. Bet tieši treniņā, fiziskās sagatavības treniņā pie manis, mēs esam ļoti veiksmīgi nodalījuši. Varbūt tāpēc viņam arī nav tas, nekad viņš nav baigi iebildes, kad jātrenējās, jāgatavo savus ķermenis, jo attiecīgi mēs izdarām darbiņu, un pēc tam ir, principā, mājās, mēs citreiz, es esmu tēvs, es tur nedušīju viņu vecīt, treniņā vajadzēja tā. Loģiski mēs plānojam, rīt darīsim to, izdarīsim to, un tad viss, bet es jau viņam esmu, kā saka, arī atbalsts no tēva. Ir bijuši nogurumi, ka viņš, tu redzi, kad viņš, pat cik es esmu tētis, gan treneri, viņš baigi respektē, jā. Jādara, bet es redzu, nebūs. Es saku, davai, visu šodien izlaižam, jā. Ja man uzdotu jautājumu, kas man ir jādara, es neesmu treneris, man ir viena loma, es esmu mamma, kas ir jādara, lai tev meita izaugtu par profesionālu sportistu, es teiktu, jāaizved uz sporta skolu. Mana loma ir aizvest un atvest, nopirkt ekipējumu, jo man nav zināšana. Kā tev šķiet, vai var sasniegt labus rezultātus Latvijas profesionālajā sportā un iziet, droši vien, ka mērķis ir iziet arī ārpus Latvijas robežām, jo Latvijas tirgus ir tik liels, cik ir, tikai ar to, ko nodrošina sporta skolas? Klubi droši vien arī. Klubi, jā, es teikšu tā, kad grūti, jo, principā, ja vecāki neiesaistās diezgan daudz, es saku, ļoti grūti. Ok, Kristam varbūt ir paveicies vai kā, ka viņam ir treneris, viņam ir blakus visu laiku. Jā. Skaidrs, ka tas nav
Tas nav lēti, ja tu aizved, es runāšu par futbolu, tu ved uz futbolu tikai sporta skolā, ja tu nedari paralēli vēl to fiziskās sagatavotības darbu. Baigi grūti ir, tur vecākiem Latvijā ir baigā iesaist, jo kas mums ir maz cilvēki mēs esam. Mēs treneri, mēs... Nē, jaunieši vispār, kas sporto, mums ir maza konkurence jauniešiem sportā. Un līdz ar to tev, principā, lielākā daļa var sporta skolu pirmajās komandās spēlēt. Negribās teikt, ka visi var tikt tajās U izlasēs, kas ir futbolā U15, U17, U19. Bet, principā, man gribētos, ka tā konkurence uz to vienu vietu ir lielāka. Tas tev arī pašam bērnam motivētu vairāk cīnīties, jo brīžam ir tā, ka tu 2, 3 cilvēki uz vienu vietu skaidrs, ka tur... Es mēģinu saprast, kuram tad īsti nav tas pareizais mērķis vai nodoms, jo man šķiet, ja man ir klubs, tā tad es gribu dabūt sev foršus sportistus, kas forši spēlētu, un droši vien tad arī klubs attīstītos un kaut kas tur notiktu. Bet tas treniņu process ir uzbūvēts tā, ka viņš ir nepietiekams. Un tad man kā vecākam, jo man liktos tā, ka es atdodu bērnu, es paļaujos, vismaz hokejā bija tā, ka viņiem tur ir 4-5 treniņu nedēļā, tur sausais spēks un ledus un viss. Un es, kā cilvēks bez zināšanām, liktos, ir okei. Kur tavuprāt ir tā problēma, kas pietrūkst? Pietrūkst tieši tāda vieglatlētika tiem visiem, kas ir basketbols, hokejs, futbols. It sevišķi tajā jauniešu vecumā, 8 līdz 12 gadi, kad tev ir futbolā arī ir tie, kā viņi saucās, aizmirsu. Vienkārši fiziskais treniņš, tā teikt. Bet viņi ir pa maz. Viņiem būtu jābūt tajās jauniešu vecumos, es pat teiktu 1-1, cik tev ir futbola treniņi ar bumbu, tik tev ir arī tie fiziskās sagatavotības treniņi, tāpēc, ka viņiem ir jāiemācās skriet, tu neieliek pamatus. Kā skriet, kā tupties elementāras lietas, kas man viņas liekas elementāras, jā, bet ļoti daudz, ja mēs paskatāmies, tur, briesmīgi tā fiziskā sagatavotība. Bet Kārli, tev nešķiet, ka tam būtu jāsākas skolā? Būtu jāsākas skolā, bet tu pat redzi, cik mums ir sporta stundas, paliek vien mazāk. Un cik jaunieši sēž sporta stundās uz soliņa ar vecāku lapiņām, kad viņi nevar sportot. Es jau, ka Kristēla klātienes skolā mācījās, tad braucu viņam pakaļ, ka bija pēdējā stunda sports, tur ļoti maz sportoja bērni, pārējie sēž un neko nedara. Jo arī mūsu laikā, bija daudz vairāk, mums bija, man liekas, 4 sporta nodarbības, un mums bija super treneris, kas tev lika barjeras, fizkultūras stundā barjeras skriet, kosmos. Jā, šobrīd neredzu vispār. Šobrīd ir kaut kāds, es pat nezinu, kāda tur tā noteikumi, kam ir jāiziet cauri, nezinu, tur handbola noteikumiem. Priekš kam? Tu māci skriet bērnam, ko viņš tiem handbola noteikums, ja tu ej arī es gāju uz sporta pedagoģijas akadēmiju, jā, tur ir lekcija, handbols, tu mācies, bet priekš kam šitiem jauniešiem būtu tur jāsēž un jāstudē sporta tie spēļu noteikumi. Māci skriet, lekt, elementāras lietas jauniešiem, koordinācijas, tur citu, svarīgs vārds, kur mēs pieskarsimies tieši Kristus sagatavotībā. Tas ir skolā, tur jau, ja tev skolā neieliek to, ka tu mīli sportu, tad... Kustība. Kustība, labi, varbūt sports, kustība kopumā. Baigi jau grūti ir, ja tev skolā nav, tev ir, tu aizēji uz savu sporta klubu, kur tu trenējies kaut kādu noteikto sporta veidu, un ja tur tev ir visu laiku tas tikai ar bumbām, arī loģiski saka, bumba ir, ja tu gribi spēlēt futbolu, tev visu laiku ir jādzīvo bumba, tev ir jāiemīl bumba, bet tev ir jāiemācās arī skriet. Kā domā, mēs kā vecāki kaut ko varam darīt šajās? Izņemot vēst uz papildu treniņiem, bet šobrīd jau arī mūsu paudze, mēs visu laiku runājam par to, ka ir jābūt vairāk kustībai. Mēs pavisam citādāk domājam, nekā domāja mūsu vecāki. Mūsu vecāki, es runāšu par saviem, viņi vienkārši novecoja, viņi to pieņem, ka viņi paliek slimāki, pieaug svārs, viņi paliek mazkustīgāk un tāds aburtais loks. Manas paudzes cilvēki tomēr ļoti daudz, un, teiksim, tu zālē arī redzi, ka tā vecuma starpība ir ļoti jau, un sākot no tīņiem un bērniem, ko mēs kādreiz vedām uz crossfitu, līdz, cik tev ir vecākais atlēts, kas nāk vienkārši uz grupām? 60 gadi, jā. Super, vai ne? Tad sabiedrībā kopumā ir izpratne par to, ka kustībai ir jābūt vairāk. Kā mēs varam veicināt to, ka skolā šis mainās?
Vai mēs vispār varam kaut ko darīt? Podkāstu par to sajūtu šajā sezonā atbalsta atpūtas nams Medņusala. Gribas pamest pilsētas kņadu un doties pie dabas? Tikai nepilnas stundas braucienā no Rīgas Sidgundā ir vieta, kur laiks mazliet apstājas. Medņusalas saimnieki ir parūpējušies par visu, lai tu varētu parūpēties par sevi. Katra detaļa radīta tā, lai tu vienkārši būtu ar sevi vai kopā ar saviem mīļajiem. Baudot pirti, peldi ezerā, pašu pagatavotas vakariņas vai vienkārši mājas patīkamu atmosfēru. Atpūtas nams Medņusala, apstājies, atpūties, atjaunojies. Ministrija tā ir, es pat nezinu, godīgi sakot, pēc viņi arvien mazāk ņem nostās, ka tev sports paliek vien mazāks, jo it sevišķi mūsdienās pie saucamā telefona paaudzes, pie tās mazkustības, man liekas, tieši otrādi vajadzēja likt vairāk to kustību iekšā gan skolā, gan skolā, jā, sporta stundas. Es uzskatu, 4 ir jābūt, jo principā viņi arī ir paši, ja viņi ir bišķiņ to slodzīt dabūjuši tajā dienā, tad attiecīgi arī jo tā galva labāk strādā, jo starp citu ir crossfit tīns. Pēc nodarbības viņiem 5 minūtes viņi pilda mājasdarbs. Tāpēc, ka pēc slodzes tev tas smadzenes vēl strādā daudz ātrāk, daudz skaidrāk tu saproti. Un viņi pilda mājasdarbs. Tā jau nav tāda, es nezinu, zinātne kaut kāda, kas tur ir kaut kāds baigies noslēpums. To viss zina. Bet tas jau arī, ja mēs pieskaramies futbolā, arī par futbolu it kā liekas, ka visi visu zina un redz, kā strādā lielie klubi pasaulē. Bet mēs kaut kā brīžiem turamies pie tā kaut kāda sava. Kā mēs turamies? Jo, ja skolā ir problēmas, tur ir iespējams iesīkstējusi izglītības sistēma, bet, piemēram, profesionālais sports, tā tomēr, labi, klubs ir privāta, jā, un tad droši vien izlase ir arī vēl valsts finansēts pasākums. Tur tomēr it kā būtu kaut kāda izvēle. Super, dodam bērniem labāko, bet tas vienalga nenotiek. Tad vislabākie sasniegumi ir bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem, kuri trenējās ne tikai to, ko nodrošina klubs, bet dara arī kaut ko papildu. Kāpēc tur nevar ieviest šo veselīgo attieksmi? Treniņi, vieglatlētika, iet, skriet, lekt, attīstam pamatprasmes un tad liekam to sporta veidu klāt. Tāpēc, ka mums ir tas, ka jauniešu vecumā prasa tos rezultātus. Tā principā ir jābūt jau kaut kādiem tiem kausiem, ja, tur sacensības ir ļoti daudz, ko es uzskatu, ka ir pat daudz, ka tev katru nogali ir kaut kādas sacensības. Attiecīgi, tam trenerim jau svarīgi, loģiski, ka viņš ir to bumbu māk labāk darboties, ja, tur uzvarēt, lai viņi ir tajā. Attiecīgi, tu redzi, mūsu klubs ir 1. vietā. Vairāk tev vecāki vedīs tieši to klubu, jā, vai finanses varbūt viņiem vairāk piesaistīs. Un tad jau ir tie gadījumi, kad tādā U12, U13 vecumā, ka mēs spēlējam Latvijas klubi spēlē ar tiem pašiem ārzem lielo klubu U izlasēm, tie paši Manchester United, tur Juventus. Un viņi spēlē kā līdzīgs ar līdzīgi, varbūt pat uzvar. Tāpēc, ka, cik es esmu arī daudz lasu, kā trenējās citi jauniešu klubi un vispār kā lielie klubi strādā. Viņiem ir bumbu treniņš, 1 pret 1. Ir bumbas, ir fiziskais. Loģiski, ka tajā vecumā U13 viņiem ir, viņi var būt līdzīgi mūsu latvieti, nāk U16, kur jau tev ir fiziskā sagatavotība, vajadzēja visu, viņi aiziet garām. Zūd jauda. Zūd jauda, jā, jo tev nāk 16 gados, kad tu sāc augt, visu hormonu trako, visu, ka tev jāliek spēka, darbs ir iekšā. Un ja tu neesi ielicis to bāzī, to pašu skriešanu, visu, tu jau nevar to spēku darba arī ielikt. Un tad attiecīgi mums ir bišķi atžgāni. Treneri saka, arī man ir bijuši gadījumi, kad Krista treneris saka, tu viņu nepārkačā. Jā. Ko viņš ar to domā? Es nezinu, vai es pat nemāku atbildēt. Nenogurdina, nepārkačā, viņš nevar būt liels. Viņi nesaprot to, viņi ierauga, ka man ir crossfit zāle. Viņi domā, ka es viņam dodu to pašu, ko es dodu grupās, svarcelšanu, viņš tur mauc, nezinu. Tā ir fiziskā sagatavotība. Tas, ka man ir crossfit zāle, nenozīmē, ka es Kristam tur maucu. Crossfit, jā, viņš māk uzkāpt virvē, jā, viņš māk pievilkties, jā, viņš māk uztaisīt klīnu ar tukšu stieni 5 kg. Tehnika, tā ir tehnika. Klīns ir, ka tu dabū augšā uz pleciem, jā, no eksplozivitātes vingrinājums, jā, viņš māk, es viņam es devu. Bet futbolistam jau tas ir ļoti svarīgi, tā eksplozivitāte. Protams, eksplozivitāte vispār ir, tā ir ļoti svarīga lieta, spēks, eksplozivitāte, lai tev būtu eksplozivitāte, tev vajag spēku, lai uztrenētu spēku, tev ir jātaisa ar
pielikt to svaru, ar svaru ir jātais vingrinājums, lai uztrenētu spēku. Un ja tu esi iemācījis jaunībā, jauniešu vecumā, pietupties, taisnu muguru, noturēt muguru, saprast vispār, kā noturēt muguru. Jo arī es kaut kur redzēju, ka treneri ļauj tur taisnu muguru. Bet kā viņam to izdarīt? Viņš nezina, kā. Tu bļauj tur taisnu muguru, bet pieeja palabo, lai viņš tur to taisnu muguru. Vienreiz, otrreiz, trešoreiz. Tas viss ir baigais darbs. Es pieļauju, varbūt žēl finanses, maksāt kaut kādam vieglētīgs trenerim. Bet to tu ieteikti vecākiem. Ja viņi vēlās, lai tas bērns vienkārši aiziet tur labi pavada laiku, un viņi nesagaida, un pats bērns nesagaida, ka viņš spēlēs kaut kādās spēcīgās komandās vai izlasē, tas būtu viena pieeja. Bet tomēr, ja mēs virzamies uz kaut kādu redzamu nākotni ar lieliem sasniegumiem, tad meklēt vieglatlētikas treneri. Vieglatlētikas treneri. Fiziskās sagatavotības treneri ir vecāki, kas aizved savu bērnu, lai viņš vienkārši kustās. Es saprotu, tas ir ļoti ok. Viņam ar tiem treniņiem pilnīgi pietiek. Bet, ja mēs gribam kaut ko vairāk, mums nav varianti. Ja mēs gribam profesionālu sportistu izaudzināt, viņam ir jāsāk strādāt baigi laicīgi jau. Tagad arī superģeki ir. Kā pasaulē kaut kur? Nē, arī Latvijā superģeki, kas varētu būt lietas koki, bet tu redzi, viņam tur ir baigi jāpieliek pie spēka, pie jaudas, pie skrējiena. Un tad ir arī ar dažiem no tiem vecākiem. Tā laukuma malā būšana, tas arī tur pavisam cita pasaule ir. Es pats vispār pēdējos gados pagājis no tā visa bara nost, un es Kristas spēles skatos principā viens pats vai ar saviem draugiem, kā saka. Man ir baigi grūti izturēt to, ka vecākiem ir tā glorificēšana savu bērnu. Es piekrītu, savus bērnus ir jāatbalsta, arī man ir bijuši brīži, kad man liekas, Kristas bāds, viņš ir top džeks, kāpēc viņš nespēlē, ja? Bet labi, viņš ir vārdsargs, tur ir nianses, bet kad ir vecāki, kas to savu bērnu arī laukuma malā stāvot un visu laiku tu to savu bērnu, tu esi labākais, tur treneris tavs ir, atvainojos, neko nejēdz, komandas biedri vispār ir zābaki, ja? Un tu jau tam bērnam tādā vecumā, 14, 15 gadu, tu viņam visu laiku mājās to skalojot. Lai cik viņš būtu normāls džeks, mēs ieklausāmies vecākos vienmēr, vai viņam tas viedoklis ir dažreiz pareizs vai nē, bet mēs viņus dzirdam. Un līdz ar to tu viņu nereāli sabojā, ka viņš, kā es taču zvaigzne, man tētis saka, visas tur esmu visu laiku pirmajās komandās, un tu viņus baigi noglorificējas, un tad ir baigi grūti arī tiem vecākiem iestāstīt, ka redz viņam vajag pielikt tur fizisko, un viņš būs vēl labāks. Bet ir tādi vecāki, kur domā, ka viņi zina vislabāk un baigi grūti. Un es to nevaru klausīties, tāpēc es pagājis nost, sēžu savā stūrītī, skatos, kā Kristis spēlē, pavēroju tos pārējos džekus un kā viņi skrien, kā kustās, kā man liekas, kā vajadzētu, kā tur piestrādāt. Ja? Jo, labi, es zinu arī, kā futbols varbūt jāspēlē, varbūt niansēs, kur tur aizsargi, kā jāpārvietojas, arī tādas lietas. Bet arī, tas ir futbola treneris, viņš tur ir mācījies, tur es baigi nejaucos. Es varu pastāstīt, padalīties ar viedokli, kā vajag kustēties, kā viņi varētu vēl labāki būt, ja viņi darītu to. Attiecīgi tur es varu, nevis iejaukties, bet padalīties ar savām zināšanām, ja man prasa. Kas tev pašam kā tētim visā Krista karjeras laikā ir bijis visgrūtākais? Grūtākais man joprojām ir grūti sēdēt un saglabāt to mieru, kad viņš spēlē. Satraukumu par viņu. Bet tieši, ja mēs runājam no menedžmenta viedokļa, ka ar kaut ko samierināties, kaut ko pieņemt, ka kaut kas ir vai kaut kas nav, ka ar viņu kaut kas notiek. Kādi ir bijuši tādi brīži, kad tu pats biji tāds diezgan izmisis un domāji, kur pašam saņemt kaut kādu palīdzību? Būsim godīgi, es arī gājis speciāli pie terapeita, tikai lai runātu par to, kā man tik galā ar tām emocijām, kas man ir laukuma malā, kā es varu... Emocijas ir par ko? Par to, ka viņam kaut kas neizdodas? Ka viņam var nesanākt kaut kas. Kaut ko izdara, teiksim, ka viņam ka viņš nevar izdarīt daļ citiem kaut ko, uz ko viņš būtu spējīgāks, vai par ko ir vislielākā emocija? Nē, tieši tas, kā es varu savākt tās emocijas, ka viņam var nesanākt uz tā laukuma, viņš var kļūdīties, jo viņš ir vārdsargs. Visa pasaule redz vārdsargu kļūdas. Jo uz laukuma tie spēlētāji kaut kur savu kļūdu noslēp, kā cits tev izglāba vārdsargu, viņš ielaidīs tādu caur kājām, to runās vēl ilgi. Man ir bijušas spēles dienas,
Ka man vienkārši te viss deg iekšā. Tu saproti, viņam ir spēle, svarīga spēle, un tu nevar savākties visu. Un man jau arī draudzene, viņa jau redz, viņa jau saprot, kad labāk nelīdīšu klāt. O arī čomi tur ir stadionos tā, man tie draugi ir atrāvušies no manās emocijās vēl šogad, ka Krists debitēja virslīgā. Bet viņi jau visi man zina, ka es tāds esmu. Un es jau arī esmu, kā tētis audzis tajā laukuma malā, arī Kristam bija pēcsezonas sarunas ar savu komandas treneru, un tad arī treneris bija teicis, tavs tētis arī ir audzis. Jo ir brīži, kad es tur, kaut kādos brīžos esmu uzbļāvis, ne uz Kristu, bet tā kā atbalstot viņu, aizstāvot viņu. Ja? Kad viņš ir tur ielaidis kaut kādu golu, treneris ir kaut ko pateicis komandas biedri, un es par to visu stadionu iebļaujos, ka turies, večuk, tu esi labākais. Šitādi atbalsta saucieni, kas varbūt arī īsti nav varbūt pareizi jautājums, viņš to vispār dzird, viņš maz dzird, ka viņš stāv vārtos. Bet jā, tie man ir vēl tādas, kā saka, kaut kādas paliekas, bet principā šobrīd jau ir labāk, bet kādreiz ir bijis, ir traki bijis, ka Kristus vēl jauniešu minifutbolā tāds stāsts no Ventspils. Viņam bija tas gada, kur sabrauc visas tās labākās komandas un turnīrs. Un arī, kurš man ir palicis atmiņā, kur brīži es arī varbūt paliku klusāks, es tur stāvēju aiz Krista vārtiem, kur viņš sargā. Un kaut kāds uzbrukums ir, un tur Kristus kaut kā to bumbu tīzli paņem, tur izlaiž ārā. Paldies Dievam ne vārtos, bet kaut kā ļoti tā tīzli nospēlē. Es viņam saku, kas tur ir, večuk, davai Kristus saņemies. Un viņš pagriezās pret mani. Un mēs tur lauku malā, tur vecāki, tur pilns. Un kaut kā trāpījās, ka tieši tajā brīdī baigies klusums. Viņš saka, tēti, aizver muti pa visu to Ventspils stadionu. Es sarkans, viss kluss, viss tai turnīrā, nevienu vārdu es nepateicu. Un no tā brīža es kaut kur sapratu, reāli. Ja domājies, tu stāv vārtos, spēlē vārtos, pareizi teikt. Un tev vien tur visu laiku aiz muguras. Labi, citi tur līdzjutēji, tur bļauj tas tā, ka tev paši tēcis, ka tu esi kļūdījies, vēl sāk tev, es atvainojos, braukt virsū. Kurš teica, kurš nekad vārtos nav stāvējis. Loģiski, ka viņš var justies diezgan bēdīgi. Un tas bija tāds brīdis, kad es savācos. Un tad vēl bijuši daži tādi atslēgas momenti. Tur Lietuvā bija turnīrs, kur es arī tur noārdījos, ka viņš ielaida tur tādu golu. Bet tad arī tas komandas treneris tā brīži arī pienāca un parunāja manīm. Un tas ar man tā likās pats, nomierinies. Bet tas ļoti emocionāls, to zina Kristus, to zina arī mani draugi, visi līdzjutēji, ka viņi jau, komandas līdz, ka viņi zina, kurā brīdī man nāk klāt, kurā nē. Bet vienalga man tas tā sajūta iekšā ir tai viņa spēļu dienās, un varbūt tā arī būs vienmēr. Es nezinu. Tas jau tavās rokās. Man ir jāstrādā arī audz to. Līdz ar Kristu, bet tavā pieredzē un iespējams to, ko tavā zālē dara citi atlēti, kā sportistiem, īpaši jauniešiem trenēt šo te emocionālo noturību, kā pieņemt savus zaudējumus, kā par to runāt, vai ir kaut kādas viņiem, nezinu vispār, ko tu ieteiktu, kā jauniešiem ar to strādāt? Es domāju, ka pirmais jau tev ir, ja tev kaut kas tur tā nospiež, pirmais jau tev vecākiem vajag parunāt. Lai gan parasti liekas, ka ar tiem vecākiem tieši tiem nafig neko nevajag zināt. Ja? Ar to pašu treneru runāt. Ja? Mums šitā paudze ir tāda, kas, es nezinu, es varu runāt tikai par Kristu un to viņam apkārt esošiem sportistiem, kuriem liekas, ka viņi paši ar visu var tikt galā. Un kaut kur ir, es brīžiem Kristu arī, kad es ieslēdzu to tēvu, ir bijis, es viņam uzzvanu vai saku, davai večuk, vai uzrakstu. Es labāk viņam strādā, ka viņam uzraksta ziņu, davai, pasaki man, izstāsti man, kas tev nospiež, saka, runā ar mani. Tad viņš saka, viss ok, un tad jau pēc kāda brīža tu izvēlc no viņa ārā, kas viņam tur, kāpēc viņam ir grūti. Es domāju, ka ejot laikam arī es domāju, klubos, ja to atļauj tās rocība, ir jāpiesaist arī kaut kādi tie psihologi, es uzskatu. Tādi, kas tev runā, jo vecāks ir vecāks var runāt uz emocijām. Mans veids, kā dabūt Kristus sarunu, ir principā atslēgties no tā viņa ikdienas darba, un mēs, piemēram, ejam spēlēt, viņam ļoti tenis patīk, mēs ejam tenis spēlēt, kur viņš pilnībā atslēdz galvu no tā futbola, ir tas modernais tagad paddle tenis. Un tad ir, principā, mēs pēc sezonas jau vairākus gadus braucam, atpūsties. Tur, kur ir silts, un tur viņam ir, principā, vispār viņš atslēdzās. Tur mēs nerunājam par futbolu,
vienkārši baseins, tur ejam staigāt, uzspēlējam tenisu. Un tas ir tad, kur es jūtu, ka viņš atslēdzās. Viņš iztīra to galvu. Pamainīt vidi ir jāmaina, aktivitāti jāmaina. Pat cik, viņi visi ir sportisti, jaunieši, tu pamaini citu sportu veidu uzspēlē. Viņš nav tāds runātājs, viņš atverās tad, kad mēs kaut ko darām. Parunājam par dzīvi, kad jāmainās laukuma pusēm. Es jau pat gribētu, ka viņš iemācās izslēgt to telefonu ārā, ka viņš ir aizbraucis atpūsties, bet tas ir nereāli. Tu pats to māki? Es pats to šobrīd jau esmu iemācījies, un es varu apgalvot, ka tas nereāli palīdz. Jā, es tagad esmu pagājušajā gadā jau aizbraucu izslēdzu uz nedēļu, šogad es braukšu un slēgšu visām 2 nedēļām ārā. Es ceru, ka ar laiku arī viņš sapratīs, ka tas ir baigais tāds laika zāglis. Bijis kaut kāds moments, es teikšu, jūs un Krista kopīgajā karjerā, jo tā ir gan tava kā trenera karjera, gan viņa kā sportista karjera, ka tev bija tā sajūta, tas lielais gandarījums, ka tu domāji, jā, es visu daru pareizi. Kaut kas tāds emocionāls, foršs notika. Kaut kas tāds. Man ir tas, ka viņam bija U17 izlasē, kad viņš bija gāja, pat cik pirms izlases spēlēm skan Latvijas himna. Un tad, kad viņš dziedētu Latvijas himnu, visu komandu pirms spēles, tad bija super. Mēs to izdarījām. Tas man bija tāds, jo, pat cik es tev sākumā arī teicu par to savu sapni par olimpisko medaļu, par himnu. Un tas bija tāds, kad tu stāv un man pat jau te viss, asars acīs. Viņš stāv un tādā skaļā balsī dzied to himnu, tādā savā sportista stājā. Tā ir tā sajūta, mana sajūta, ko es novēlu jebkuram vecākam. Ka tavs jaunietis ir Latvijas himnu dzied savas valsts izlasētojas un dzied savu himnu. Neredzu, ko labāk. Ir bijis kaut kāds moments, piemēram, kaut kādā ļoti svarīgā spēlē, kad viņš, ir izglābis to spēli, vai tur pēdējā minūtē ir sitiens pa vārtiem un viņš noķer to bumbu, un kad, kaut kāds interesants, vai varbūt kaut kāds, fails, kas, beigās varbūt nebija tik dramatiski, bet bija, un kad jūs pārdzīvojāt kopā. Jā, viņam ir bijuši gan tie seivi, pat šo sezonu ir bijuši tādi, ka, seivi spēles beigās, kad viņš arī pirmo savu spēli nospēlēja sauso virslīgā, kur viņš arī izglāba beigās, lai viņam būtu tā sausā spēle, un tas bija tāds baigās emocijas. Tā pirmā uzvara Skonto stadionā, viss, tāds, tad viņam, man liekas, pat 17 gadi vēl bija. Un tas bija baigās, tu iedomājies manas emocijas, kas tur skrēja, un tad viņš nāk, un tu viņu apķer, un viņiem tie fani dzied tās dziesmas, un viņi stāv, visi tur plaudē, tas ir tāds. Tad tu liekas, tas, ko tu dari, ir viss notiek pareizi. Un tad par tiem feiliem, tie arī bijuši tur ielaisti vārti caur kājām, kad tu ķer bumbu, un viņi ielido starp kājām. Tad ir tāds, jo tu saproti, ka redz to visi, un tu jau gribētu būt tajā brīdī, tajā laukumā blakus un uzsist pa to plecu, bet jau reāli, Bet forši, kad viņam tie komandas biedri, es nezinu, ko viņi tur pēc tam tajās ģērbtuvēs izrunā, bet ka tev nav tā, ka tu pieeji uzsit par to plēci, jo, es uzskatu, ka vārdsargam vispār, tu esi kļūdies, tev principā ir uzreiz jāaizmirst un jāspēlē tālāk. Okay, lai šī epizode būtu noderīga arī visiem tiem, kas meklē to gandarījumu sajūtu, ieguldoties bērnos un veidojot viņu karjeras, es saprotu, ka tu vari vairāk runāt tieši par futbolu, bet varbūt tev ir novērojami arī no taviem klientiem citās, hokejisti pie tevis nāk, basketbolisti, bet kopumā tavā ieskatā, kādas ir, sauksim to par izaicinājumiem Latvijas profesionālajā sportā, ar ko man kā vecākam ir jārēķinās, kas būs, ar ko es saskaršos, kādas būs grūtības, šķēršļi visticamāk, ka es varbūt nesasniegšu to, ko es gribu. Tad jautājums būtu, kādi ir vislielākie izaicinājumi Latvijas profesionālajā sportā? Tad lielākie izaicinājumi tieši, es uzskatu, tas ir tieši, ja mēs runājam no vecāka skatu punkta, tas vecums 18, 19 gadi, kad tu pārēji no jauniešu sporta uz pieaugušo sportu. Tas ir tas brīdis, kur ļoti daudz viņi pazūda. Viņi to vairs nespēja izdarīt. Es vispār uzskatu, ja tu gribi būt profesionāls sportists vecāks, uzreiz es saku, mums nevajag samierināties ar Latviju. Mums ir uzreiz jāuzliek mērķi, ka mēs ejam tālāk ārpus tām robežām, un tur jau sākās viss tās, ko tu esi ielicis kādus pamatus, fiziskajā bāzē, jo ārpus robežām, ja mēs skatāmies uz tām top valstīm, tur fiziskā sagatavotība ir kosmosā. Ja tu neesi tas sagatavots,
Un tad arī Latvijā spēlēs, un tas ir jautājums, vai tu to gribi. Ja tev ir sagatavots ķermenis, un tas ir tas pa fizisko es runāju, nu, tad to attiecīgi palaižot viņu tur, nu, fiziski viņš izturēs, pa mentālo. Atkal, tas ir nākošais, kur mums viņi ir jāgatavo. Jo te Latvijā, kā es jau pieskāros tai konkurencei, principā, ja tu esi labs, tevi visi zina, jā, skaidrs, ka tevi varbūt kaut kur pavilks, jā. Bet aizbraucot tur, tu esi viens no 100, un tad jautājums, vai tu izturēs. Un kas mums latviešiem ir, kāpēc tā mentalitāte ir bišķi pamainījusies ar šo paudzi. Aizbraucot prom, tev sākās konkurence. Un tur neviens tev tur neesi vietējais, tu esi leģionārs, tu esi atbraucis aizņemt kādu vietējā vietu, un tur tev sākās tā mentālais darbs. Es zinu vienu sportistu, kas ir labs, ļoti labs bijis, jā, ir. Un viņam ir arī, viņš aizbraucis uz ārzemēm, ir atrādīties, ja tā var teikt, uz klubu, viss ir super. Gatavi bezmazliet paturēt, jā, paliec, bet viņš mentāli neiztur to. Kas bija tās grūtības, ar ko viņš tur saskārās? Nu, principā, tu esi pieredzis Latvijā pie kaut kādas savas tās kārtības, pat cik mēs te latvieši esam tādi mierīgi, jā, tu notrenējies, tur izdari savas lietas, aizies uz skolu, paēd, bla, 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 un aizbraucot tur, kur ir tā mentalitāte savādāk. Tur ir pēc treniņiem, tur ir komandas vakariņas, 4 stundas, ja? Vakarā ievelkās. Tu tur dzīvo ar citiem džekiem, 4 kopā vienā dzīvoklī. Visu laiku tusiņš, jā, nu. Introvertam latvietim. Jā, nu, tas būtu nereāli grūti. Tad tu saproti, tas klubs viņu ir gatavs ņemt, bet viņš pasaka, nē, es gribu mājās. Viņa vecākiem varbūt vajadzēja kaut kur uzspiest, ka pamēģini. Nu, varbūt pamēģini, jā. Skaidrs, mēs vecāki savus bērnus sargājam, ja nevar, tad nevar, tad brauc mājās, tad mēģinās vēlreiz. Viņš šajā gadījumā atgriezās un palika Viņš atgriezās, jā, palika Latvijā. Viss dara, bet ļoti svarīga lieta, ko es uzskatu, ka tur principā vajadzētu arī to psihologu komandai. Nu, nav viņam jābūt visu laiku klubā, bet tu zini, tev ir tāds cilvēks, kur tu var aiziet parunāt. Es gatavs jaunietis, kurš grib braukt atrādīties. Nu, tad attiecīgi viņam parunāt ar viņu, pastāstīt, kādi var būt tie mīnus, kādi var būt plusi, kur tev bišķiņi būs nevis bišķiņi, bet jāiesprings nenormāli vairāk, lai tu tur noturētos. Un tas ir, ko es uzskatu, pēc daudz atbrauc atpakaļ, viņi neiztur to konkurenci, un viņi negrib vēl sev bišķiņi, kā saka, papušot, pacīnīties, davai pacīnies. Tur var gadīties, ka tev nosēdina tur rezervē, dod maz minūtes spēlēt. Bet vienalga trenējies, pierādi savu treniņos, mēģini izcīnīties, un ja tu tur tiec tai ārzem klubā, tai pamatsastāvā, tad nevis atslābi, bet tu turpini trenēties. Un tas ir tā mans vārds attieksme. Tev ir kaut kāda ideja, kā klubos dabūt iekšā to, ko tu devi Kristam? Jā, grūts jautājums, kas mums ir, ja mēs runājam par futbolu tieši Latvijā, mums tie klubi ir tādi, viens ar otru principā baigi nedraudzējās. Mēs darām tā, tie dara tā, viņi dara nepareizi, mēs darām labāk. Bet cik man nāk cilvēki, sportisti no dažādiem futbola klubiem, es ļoti labi zinu, kā kur strādā. Un es ļoti labi zinu, kad nestrādā tā kā es redzu, kā vajadzētu strādāt. Es zinu, kad Valmiera, ja mēs saucam vārdus. Jā, Valmieras futbola klubs, starp citu, treneris Ivo Lakučs, visiem Latvijā zināms. Viņi trenējās tā, kā es uzskatu, kā līdzīgi vajadzētu tiešām visiem trenēties. Jo es viņam sekoju daudz līdzi. Tas pats klīns, svarcelšana. Tur varētu pa tehniku piesieties tajos video, ko es redzēju, bet tas tā. Tur bija daudz lecienu, ko vajag viņiem. Pietupieni, smagi svari, no kā mēs visi baidamies. Kāpēc jābaidās no smagiem svariem? Ja tu smuki pareizi taisi, iesildies, sagatavot savu ķermeni, taisi tos smagos svarus. Un tur arī bija, kad viņi vinēja to Latvijas čempionu titulu 22. gadā. Ļoti daudz futbola aprindās runāja, ka viņi lūzīs. Nevar tā būt, ka Valmiera tagad uzvarēs Latvijas čempionātu, ja mums te ir FC Rīga ar 11 miljonu budžetu, ir RFS ar lielu budžetu un infrastruktūru. Ne jau Valmiera vinnēs. Visi teica, lūzīs, pagaidiet sezonas, bet beigās vinnēja. Un ko viņi vinnēja? Labi, tur futbola lietas arī galvenais treneris gan jau, ka pastrādāja kārtīgi, bet es uzskatu, ka ļoti liela daļa bija fiziskā sagatavotība. Jo viņiem nebija top džeki slaveni, tur pieredzējuši futbolisti daudz jauno.
Viņi deva iespēju jauniemiem, viņi bija fiziski spēcīgi, un ko es vienmēr esmu teicis, ja tu esi fiziski spēcīgs, tu kaut kur kompensēsi to tehniskās lietas. Ja tu vari izturēt visas 90 minūtes dragāt, tad tu noteikti būsi tajā spēles beigās labāks nekā tas tehniskais džeks, kurš nevar vairs paskriet. Viņi vienkārši noskries, aizspers bumbu garām un aizskries, ja mēs tā primitīvi sakam. Un tas ir tas, kur es pirmo reizi, sekojot viņiem līdzi sociālajos tīklos, pirmo reizi redzēju, viņi dara to, kā. Man patīk skatīties. Jā, jo es zinu, ka daudzos klubos ir primitīvie apļu treniņi. Nav viņi slikti, es varbūt izsakos baigi tā augstprātīgi primitīvi. Viņiem arī trenē. Ir jāliek iekšā tas spēks, tā jauda un jātaisa nenormāli daudz lecieni, kas man pašam patīk. Ja mēs atgriežamies pie jauniešu vecuma, jauniešiem jālēkā visu laiku. Tas attīst koordināciju, tas stiprina visas saites ceļus. Es esmu gatavs padalīties, kā man liekas. Skaidrs, ka tam trenerim darbs ir grūts, jo visi tev nebūs vienādi. Tev katrs jāpieskat, tev jāpielāgo svari, bet to visu var izdarīt, ja grib. Un es 100% varu apgalvot, ka ja būs tāds spēka treniņš, viss tāds skriešanas lecieni, vairāk tā integrēs iekšā tos fiziskās sagatavības treniņus, mums būs labāk tie futbolisti. Mēs esam tādi paši cilvēki, kā tie paši angļi. Ja? Es tev uzreiz pastāstīšu stāstu, ja drīkst. Tagad bija gan lielā izlases spēlē pret Angliju, gan tagad Kristam bija U19 Eiropas čempionāta kvalifikācija, kur viņi spēlēja ar Angļiem. Un es biju uz to spēli aizbraucis klātienē, skatījos, mums zaudēja 0-7, ja, kosmos. Bet, un es kaut kā vairāk vēroju to, šoreiz nevis to spēli, pat cik Kristis nespēlēja vārtos. Pa vārdsargu saka spēlēt vārtos, nevis stāvēt, tāda atkāpa. Es pavēroju vispār tos džekus mūsējos, kā viņi kustās un kā tie angļi kustās. Un kas man baigi iekrīt acīs, tā angļu džekta kāju darbība. Tieši tas pirmais solis. Un kā tu ar pirmo soli uztrenēt? Spēka treniņu un lecienu eksplozivitāti. Un tas ir tas, kā viņiem tās kājas kustās, tā koordinācija. Ja? Es biju vienkārši, es sēdēju, bet ja es būtu stāvējis, bet apsēdies. Es biju kaut ko tādu, es nebiju redzējis tā, klātienē. Viņi ir tādi paši kā mēs. Jautājums, kā tu viņi gatavos to. Skaidrs, ka Angļiem ir konkurence nežēlīga, bet tu nevari, fiziskajā ziņā tu vari uztrenēties tieši tāpat kā viņi. Lai man nestāst. Viņiem lielāka konkurence, tā ir Anglija, futbola dzimtene, bla, bla, bla. Ir arī bijuši piemēri, tāpat Islandē, Slovākija, Slovenija, mazās valsts, kuras arī spēlē pasaules čempionātā. Un tad es sapratu, tu skaties uz to mūsu džeku, tu skaties uz to džeku, un tas ir divas dažādas pasaules. Bet, Kārli, tev ir skaidrs, kur ir problēma? Vai problēma ir finansējumā, jo labi treneri maksā dārgāk, un mēs viņus neizvēlamies? Vai tā ir nevēlēšanās vai problēmas neredzēšana, ka mums tomēr vajag trenēt citādāk? Jo es domāju, ka arī jebkurā nozarē, hokejs, futbols, basketbols, taču arī ir gudri vīri, treneri, bijušie sportisti, kas redz, ka vajag vairāk, labāk. Kāpēc tas nenotiek? Es uzskatu, ka tas ir tas, ko es tev teicu par tiem klubiem sadrumstalotība, kad baidās varbūt atzīt. Mēs esam 20 gadus pilnīgi dirsā salaiduši, visi nepareizi trenējušies. Nevis nepareizi, bet savādāk vajadzēja. Un kad tagad vajadzētu vienam pateikt, viss, davai, uztaisam kaut kādu, vienotu to sistēmu, testus, kādam attiecīgi ir jābūt tiem rādītājiem pa vecumu, uz ko tiekties tiem džekiem. Spēlēšu. Bet tas varētu šajā gadījumā būt tas, kas set the standard. Ka, piemēram, ja jūs gribat to, tad tur īstenībā... Es domāju, ka vajadzētu vienkārši vienam, ja viens klubs to sāktu darīt. Valmiera to dara. Valmiera dara, bet Valmiera izbeidzās ar to, ka tur viņiem bija citas lietas neskārtotas. Tas klubs vienkārši tika nomests nost. Bet tur ir pa finansēm un visiem nodokļu parādiem. Labi, es tev pajautāšu citādāk. Vai vecāki, kas ved savus bērnus uz klubu, var prasīt, mēs gribam citādākus treniņus? Vai viņus dzird? Vai klubs dzird vecākus? Klubs pateiks, ka mēs šobrīd atbild būs, mēs visu darām, vecāki uzticieties mums. Ir daudz, kas arī baigi nelabprāt to, ka kāds kaut kur ved citur. Es saku, tā ir mūsu tā latviešu skaudība debīlā. Kāpēc viņš ved tur? Mēs taču paši zinām. Kāpēc nepateikt, krūti tu aizved tur, viņš ir tāds izaudzis, tik spēcīgs. Varbūt mums arī jāsāk tā darīt.
lai tiem vecākiem nav tur pa malām kaut kur jāved viņš. Varbūt uztaisa, varbūt viens klubs saņemās un bišķi pamaina to treniņu procesu, kā strādāt, pamēģina. Un, ja nu aizies, tad skaidrs, ka tev citi arī sāks skatīties. Man ir tāds jau, pa ko es jau, man liekas, pirms gadiem 3 jau runāju ar vienu futbolistu vecāku. Tajā izlasē vienalga tur U15, U17, U19, U21 sanāk. Ielikt kaut kādus standartus, testus, tur 20 metru skrējiens, kaut kāds tas zigzags. Pietiek par standartu atbild federācija? Viņi to, ne jau tā kā trenējās klubu, vienkārši, lai tu tiktu izlasē, pieņemsim. Man interesē, kas nosaka to standartu? Kurš viņu var noteikt? Federācijas valde, jā. Tātad viņi nosaka, nevis tā, ka tev obligāti viņi jāizpild, bet tev pieņemsim, piemērs. Pieņemsim, Krists ir U17 izlases vārdsargs, jā. Tagad U15 tie jaunie džeki, kas nāks pēc viņiem, viņi redz, tad Kristus no vietas lēc tik, 20 metrus skrien tik, tā saucamās atspoles skrien tik, top līmenis. Noteikti kaut kādas 3 tos līmeņus. Attiecīgi, ja tu gribi tur tikt, skaidrs tā ir fiziskā sagatavotība. Vēl jau, ko tu uz laukumu dari. Tad, attiecīgi, viņš tik dara. Okay, šobrīd tas standarts nav vai viņš ir zemāks? Šobrīd vispār nav tādi, tev nav tādi, kur tu pastīties varētu, U17 izlasē, tur džeki skrien tik, tur nezinu, tas pats. It kā nav uz ko tiekties. Jā, bet tas ir, mēs runājam par fizisko sagatavotību. Jā. Skaidrs, ka tur ir jāmāk arī spēlēt gan vārtos, gan ķert bumbas, gan ar bumbu darboties tehniski. Bet tas būtu tāds, man liekas, tiem jaunajiem motivators. Viņi redz, tas pats Krists tagad U19, viņš redzētu U21 izlases vārdsargs dara tik, tas pats pastīties, cik viņam ir augums. Un starp citu, šito te, es esmu runājis jau kāds 3 gadus, un es nezinu, man izlec Instagramā vienkārši pēc tās Anglijas spēles, laikam es tur daudz biju skaties par tiem Angļiem, un izlec tieši tas, ko es tagad runāju, izlec viņiem ir U13, U15 un saliktas pro, tur vidējais, un viss salikt, cik tu skrien, cik tu tupies ar stieni, un visu, es Kristam pārsot, saku, becīt, bet šito es neteicu, viņš jā, teica, un tāds liekas, un tieši U izlasēs, pietupiens, ar cik tu tupies, un tur 15-gadīgi džeki jau tupjās ar, lieliem 150-160 kilogramiem. Jā. Tas ir tā kā vienreiz pietupties? Vienreiz pietupties, spēka rādītājs, cik tu augstu var uzlekt, jā, un man tas likās pāds. Bet mums nav nekas tāds testi, it kā ir tie testi, es izlasēs, bet kur ir tie rezultāti? Ne Krists viņus ir redzējis, ne es esmu redzējis. Un tas nav grūti izdarāms, notestē katrā nometnē viņus un ieliec uz rezultātu. To redz gan klubu treneri, gan attiecīgi klubos arī principā vajadzētu tieši tāpatās. Kad tev ir taisnība, es nesaku, ka netaisnība, un arī man tā informācija ir pieejama, viņiem sūta, bet man prasītos bišķi tā publiskāk, attiecīgi. Un vispār pabeidzot par to fizisko sagatavotību, ko es te visu laiku katrā teikuma beigās vai sākumā pieminu, tas ir tas, lai tu tajā augstā intensitātē, vienalga futbols, hokejs, basketbols, lai tu vari pieņemt tos lēmumus. Futbolā tu spēlē 90 minūtes. Ja tev ir sūdīga fiziskā sagatavotība, tas, ka tu lēnāks paliks loģiski, bet tu nespēsi vairs pieņemt tos lēmumus, jo tev viņi labāk būs, jo tu ilgāk spēlēs, tev ātrāk reaģēs uz lietām, jo tu nogurs, viss tev labāk trenētais aizskries garām vienalga, cik tu esi tehniski attīstīts. Tāpēc tas ir pamats. Okay. Visam. Izmantojot iespēju, ka tu esi šeit, gribu tev paprasīt, vai tas ir noticis vienmēr, bet tagad vienkārši par to kāds raksta vai kaut kas ir pamainījies. Tātad 2 kautiņi uz ledus amatieru līgā hokejā. Tad nesen, droši vien tu arī seko līdzi, sociālajos tīklos bija ļoti emocionāls tiesneša raksts par to, kā uzvedas vecāki uz laukuma. Es pati saskāros klubā, kur Agnete trenējās hokeju, tur bija tieši tas pats, vecāki visu zina, kaut gan vecāki pat nav treneri, ja? Bet visur ir klātesoši. Kas notiek? Tā ir normāla prakse, parādība profesionālajā sportā, un visur pasaulē tā ir? Vai kāds ir tavs komentārs par to, kas notiek? Nē, tas jau vienmēr ir bijis pa lielam. Varbūt tagad vairāk ir tā informācija pieejama.
Hokejā, jā, tur ir cita pasaules. Arī es biju hokeja spēlēm, Kristam tur ir spēlējuši klases biedri. Tur ir ārprāts. Ja futbolā man likās, ka ir ārprāts, ka tur vecāki bļauj, bet tur vēl trakāk. Tur stāv un bļauj uz tiem bērniem, uz treneriem. Hokejā jau visi. Kā mēs visi gribam, lai... Mēs esam hokeja lielvalsts. Jā, mēs esam hokeja lielvalsts, tieši tā, visi redz tos sasniegumus. Tas ir tās sporta emocijas. Skaidrs, ka tajā amatieru hokejā, es pats hokeju neesmu spēlējis tā, bet skaidrs, ka tās ir emocijas. Un, es spēlēju futbolu, loģiski tajā brīdī tu uzvelcies, tu jau īsti sev nekontrolē. Skaidrs, ka... Labi, attaisnot, mēs to nevaram. Nevaram, protams, ka nevaram. Tas, kas mani vairāk interesē, vai mums... Labi, kad komandas sakaujās, it kā īpaši, es kā hokeja fans jau, tur, tas kautiņi jau, tur nekas īsti neviena spēle, tur vismaz bez pabakstīšanās nepaiet. Bet man ļoti, tā kā aizskar, laikam, pat, ja es tur neesmu, attieksmi pret amatpersonām. Tiesnesis šajā gadījumā manā ieskatā ir amatpersona. Vai tomēr tos vecākus nevajadzētu kaut kādā veidā, sodīt? Par to, kā mēs attiecamies. Vai tiesnesim nevajadzētu būt kaut kādai imunitātei, vai viņu kaut kādā veidā var pasargāt? Es tev pilnībā piekrītu par to tiesnešu. Tas ir arī tā izglītotība vai vecāku. Es pat nezinu, jo es arī pats esmu tais pašās futbola spēlēs jauniešu vecumos, kā tie vecāki bļaujas to tiesnesi, tas ir ārprāts. Un es vispār arī par to jau tie tiesneši tagad runā, kāpēc bija Andris Trēmans ielicis to rakstu, ko es arī tur Facebookā pāršēroju. Jo ja viņš sāka runāt par to cilvēks, kurš ir tiesā top līmeņa spēles un nekad īpaši neiesaistās šādās diskusijās, tad skaidrs, ka viss ir aizgājis bišķi pa tālu, ka tev var principā laukuma malā jau pēc mazliet spļaut un virsū un nāk bērnu un piedāvā to naudu. Ja? Bet kā to aizsargāt, es pat nezinu. Principā jau tu vari viņus izdzīt no stadiona, iedot tev aizliegumu ienākt stadionā. Jo es zinu, ka tajās top līgās, ja būtu šitādi gājieni, tie cilvēki, kas to būtu darījuši, es domāju, viņi neietvers stadionā, viņiem būtu aizliegt ieeja, tajā mājas stadionā vai kur. Viena lieta, ko es kā jurists nesaprotu, kāpēc mēs šādos gadījumos, tad, kad ir spļaušana, draudi, it īpaši kukuļu piedāvāšana, kāpēc mēs nesaucam policiju? Tas principā ir no pārkāpuma, huligānismu līdz noziedzīgam nodarījumam. Es domāju, tāpēc, ka nav tādi, kā redz, tu šitā pasaka, nav tādi piemēri bijuši, un es domāju, ka visi mēs to norijam. Tas pats tiesnesis viņš to norīja. Un es domāju, viņš pēc šitā, kas ir nofilmēts, kas tur bija, es domāju, ka viņš mierīgi var iesniegt iesniegumu par draudiem. Es juridiski nemācēšu precīzi izteikties par draudiem savai dzīvībai, par uzbrukumu tiesnesim, jā, bet neviens to nedara. Es nezinu, baidās vai kā, bet es domāju, ja būtu tāds viens gadījums, kurš būtu attiecīgi, būtu sankcijas tam, kas to ir darījis pret viņu. Es domāju, ka principā man pietikta viena gadījuma, kad es pieļauju, ka tā vairs nebūtu. Jo mums jau nav tas piemērs, ka tā varētu izdarīt. Es pieļauju, ka tas arī ir ļoti sarežģīti to visu izvest līdz kaut kādam rezultātam, bet... Un es vēl domāju, kaut kādus, nezinu, seminārus jātaisa, tev jāizglīto tie vecāki, ceļš tajos jauniešos. Saproti, tu bļauj uz to tiesnesi, tu sauc viņu visos mātes vārdos, un tev bērns spēlē uz tā laukumu. Un tas bērns jau mācās no tevīm. Tas respekts pret vienā sistēma. Jo viss jau sākās pirmām kārtām ģimenē. Tu jau pats pieminēji noteikti glorificēšanu. Tātad man visu drīkst, manam bērnam visu drīkst. Kas mani mazliet mulsina, ka vecāki nebalansē viens otru, jo ir vecāki, kuri bļauj, viņi ir agresīvi, diemžēl man jāteic arī neadekvāti, un tad mīļā miera labad, lai neizceltos vēl lielāks skandāls, stāv citi vecāki, kuri nepiekrīt, bet viņi jau neko nedara. Un tādā veidā tā kluba kultūra vai spēles kultūra, viņi jau neaug. Kas man ļoti patika, es šogad biju uz Zviedrijā un uz hokeja čempionātu, un es nebiju plānojis, bet tāpēc, ka es esmu vēl damī, nemāku nopirkt, es tiku fanu zonā. Un kā tur notika fanu pašregulācija, es biju pārsteigta. Tātad, tur es tā saprotu, ka tie ir kaut kādi neformālie līderi, kas laikam tur jau gadiem. Un bija viens fans, es nezinu, kas tur ir ieklīdis, tad ko viņš darīja, tad, kad man šķiet, ka mūsējiem meta ripu pa vārtiem, pretinieku vārtsargs to ripu, protams, noķēra, un viņš sāka, tu tur tāds un bā.
Un tajā brīdī visi fani vienkārši Pagriezās, jā. Viņš kaut ko tur turpināja, pie viņa pienāca 2 ļoti mierīgi, bez kašķa, bez neko. Viņi vienkārši viņu izved ārā. Man likās super. Krūt. Tāpēc, ka Latvijas faniem ir ļoti svarīga reputācija, ka viņi ir foršie fani. Viņi nekaujās, ja no futbola faniem es zinu, ka ir višķi citādāk, ja? Bet hokejs, un tur tā reputācija ir svarīga, un man likās, un tā tam būtu arī jābūt, lai paši vecāki, tie, kas tur ir, tā auditorija, viņi nepieļautu, ka kaut kas tāds notiek pret tiesnesi. Es piekrītu tev, un tur jau arī īstenībā, ja mēs runājam par futbolu, kur tas viss ir tuvāk laukumam, to es, jā, hokejam vēl it kā liekas, apkārt ir tie stīkli, jā. Bet arī es pieļauju, ka es esmu ļoti daudz dzirdējis par tiesnešiem, bet arī es piekrītu, kad es varēju tajā brīdī pieiet klāt un mierīga. Pareizi saka mierīgi, jo, redz, mums jau uzreiz ir, ja kāds kaut ko bļauj, te uzreiz ir davai uzbļaušu pretī, un tad sākās viens otram bļauj pretī, un tad sākās agresija. Jo, ko es arī ievērusi, to cilvēku, pret agresīvu cilvēku, ja tu runā mierīgi, viņš kaut kādā brīdī nomierina, viņš nav pilnīgs zābaks, ja? Viņš ieklausīsies tevī. Bet es piekrītu, kad ir jāiet runāt, jo tie vecāki, lielākā daļa tie vecāki, kas tur bļauj neadekvāti, viņi ne paši spēlējuši futbolu, ne hokeju, ne basketbolu. Un tas ir tas trakākais, jo arī tie pašā futbolā, ja tu neesi spēlējis, tu nekad nesapratīsi to, ka tev ar metālu buci bišķi uzsper pa potīti. Tie pirmā brīdī liekas, ka tu tā kāja salaust. Ja? Loģiski, ka viņš pēc tam skrien, un tu viss saka, viņš jau tēlo. Skaidrs, ka futbolā vispār arī jau jebkurā sporta veidā tā tēlošana bišķi parādīt, ka tev noteikti pārkāpums, tas jau ir daļa no sporta. Ja? Bet tās pirmās sāpes paši esam iespēruši pa šito slieksni ar pirkstu, tas nereāli sāp. Un tas ir tas tēlo, un tad tu bļaujas to tiesnesus, apbrīno vispār tos tiesnešus, ka viņi jau pēc tam iet tiesāt. Un tad mēs brīnamies, ka nav to tiesneši, neviens negrib tiesāt, viss tā kultūra ir tāda. Bet tāda viņi ir, es nezinu, vai to var izmainīt. Labi, ka tu ej uz terapiju, sāksim ar sevi, rādīsim piemēru. Jā, jāsaka, ar sevi es piekrītu. Pret agresiju ir dažreiz mierīgi. To es mācos, es pats ļoti emocionāls. Un nav jau tā, ka es arī tiesnesim neko neesmu dzīvē pateicis, jā, bet es varbūt neesmu viņu rupjos vārdos teicis vienkārši īstenībā starp citu piemērs Hanzas skolā, stadionā, tas skatītāja tribīns, un principā ir laukuma sāna līnija, un tu sēdi 2 metri no tā laukuma, un skrien līnija tiesnesis, kas rāda aizmugurs, tur arī noteikums. Un arī viņš tur visu laiku liekas, visiem liekas, ka viņš tur ne tā aizmuguri parādīs sodu, un tad es arī jau bišķiņu uzvilcies uz viņu, un viņš tur sanāk tā epizode, ka viņš tur stāv malā, un es viņam saku, bet tiesnesis, tā laipnā, vai tur tiešām nebija aizmuguri? Viņš tā pagriežās, viņš tādā mierīgā balsī. Jā, varbūt kaut kādā brīdī, varbūt es neredzēju, varbūt ne tāds leņķis, un tad normāla komunikācija. Es domāju, gan tam tiesnesim, viņš saprot, ka tam nav viss, viņš principā varēja neatbildēt neko, bet viņš man atbildēja, mierīgā balsī, paskaidroja. Visas mierīgi sēž, jā. Paldies! Es ceru, ka kādam no vecākiem tiešām noderēs tavi novērojumi par profesionālo sportu, un tu kādu iedvesmoji nenobīties, bet mazliet par cilvēkiem parastajiem, neprofesionāliem sportistiem. Tev šobrīd zālē ir aizsācies manā ieskatā ļoti jauks projekts, ko tu esi nosaucis par adaptīvajiem atlētiem. Varbūt īsumā izstāsti, ka vispār ieviešot kustību dzīvē un piedāvājot kustēties arī cilvēkiem, kuri nevar to darīt mūsu ierastajā formātā, respektīvi izpildīt pilnīgi visus vingrinājumus, ko tu zālē dod. Kā tas sākās un kas tur notiek? Jā, tas ir tāds īstenībā ļoti man kā trenerim, tieši lai attīstītos vēl vairāk, ir baigi labs notikums, kas vispār sagāja kopā ar viņiem. Principā, jā, tur bija Filips, tāds džeks, kurš organizē to adaptīvo atlētu kustību. Izstāst 2 vārdos, kas ir adaptīvi atlēti? Adaptīvo atlēti ir atlēti ar kustību traucējumiem. Piemēram, es redzu Instagramā ir puisis ratiņš. Jā, Ričis, kas nāk pie maniem, viņam ir bērnu cerebrālā trieka. Jā. Viņam, viņš ir ratiņkrēslā, viņam, protams, viss ir ķermeņa daļas ir jūtīgas. Jā. Viņš jūt visu to savu ķermeni, bet piemēram, viņš nevar kvalitatīvi nostāvēt. Nē, viņš nostāvēt pats nevar, kājās nostāvēt, viņš ir sēdošs. Ja? Un, principā, tur dažādas, tās, kā mēs zinām, tās diagnozes ir dažādas. Kādam ir mugurkaula lūzumi, ja? Kādam ir tur autoavārijās norauti locekļi vai vēl šis tās. Un principā, jā, un mūs uzaicināja, nevis mūs, bet
Filips bija daudzām zālēm rakstījis, un principā mēs vienīgi atsaucāmies. Tas arī daudz ko liecina par mūsu valsti, kā mēs pievēršam uzmanību tādiem atlētiem. Es viņus saucu par atlētiem, kas grib sportot, grib kustēties. Nu, mēs aizbraucām paskatīties, kā viņi darbojās. Tur vēl no Polijas bija atbraukuši crossfit treneris ar savu adaptīvo atlētu. Tur sapazināmies, un tad es izdomāju, ka uztaisīsim zālē, atgriezenisko saiti, un atbrauks viņi. Tad tur atbrauc kaut kādi, 5-6 cilvēki, pasportojam, pastāstīja par crossfitu, un tur arī Ričs parādījās. Un viņš arī, tur viņam iedeva paslēpot uz tā slēpotāja, un tur redzēja, ka tās acis viņam, tad ir lietas, ko es nevaru izstāstīt, tas ir jāredz, cik man tas emocionāli aizķēra un kā mums radās tā saikne. Un man kā trenerim tas ir vēl viens, kur es mācos. Man no sākuma tas viss bija tāds, balta lapas. Man pat bija bail, kā ratiem pieskarties, kur tu baigi rausties, liekas, tu dzīvēs visus vingrinājums, es zinu, un tu nezini pēkšņi, ko viņam iedod. Bet laikam ejot, Ričs pēc tam atrada pats mani, sāk trenēties pie manīm, un tur laikam ejot, jo tu pierodi, tu zini, kā tu viņu var kustināt, tagad jau viņi tur ceļu liek pie rāmi, lieku ratos. Un man kā trenerim tas ir vēl viens veids, kā apgūt to, kā es pielāgoju tos vingrinājumus katram atlētam, pēc tam viņu spējām. Un, attiecīgi, uz Riči daudz ko mācoties arī, kā tās kustības viņam veikt. Tas palīdz arī man ikdienas darbā ar maniem klientiem, ar sportistiem, ar profesionāliem sportistiem. Tas viss iedod baigo papildu vērtību man kā speciālistam, kā trenerim. Lai jums izdodas, es arī sekoju līdzi Instagramā foršim, un man šķiet, ka tam ir arī tāda sociālo tīklu pievienotā vērtība, jo tu iepriekš runāji par disciplīnu un motivāciju, ar ko ar abām mēdz būt problēmas, bet es zinu, es esmu viena no tiem, un es zinu vēl vairākus cilvēkus, ka tu skaties tiešām, kad trenējās cilvēks, kurš nevar aiziet uz treniņu, iekāpt tramvajā, aizbraukt līdz Krustbaznīcas ielai, līdz CrossFit Urban Tribe, un viņš ir tur, un tu kāpēc sēdi šeit un domā, kāpēc es neeju. Jo, redz, man nav noskaņojuma, man kaut kas mazliet sāp, ja? Tur cilvēks pievelkās, kurš pats nevar piecelties un pieķerties pie stieņa. Jā, un vēl vien maz iestarpinājums, ko man Ričs ir pateicis, kas mans galvā ir iekrits. Atceramies par šādiem atlētiem, ka viņš ļoti labi piemēru pateica, ir ietve, ir apmalīta. Mums tas ir, mēs pat nepamanām, viņam tas ir, nereāls šķērslis ikdienas dzīvē, tikt pāri apmalē. Tā kā saka, palīdzam, ja mēs redzam, palīdzam, atbalstam viņus, viņi ir tieši pilnīgi tādi paši, kā mēs. Un izmantošu iespēju tev pajautāt. Šobrīd, iespējams, tu esi pamanījis grāmatnīcās topos, populārāks esot tikai puķītis kokosrieksts. Inga pats saka, ka viņi grib viņu apsteigt. Vinga Spriņģis grāmata Karsti. Es teiktu, ka tā ir grāmata par sievietes veselību, pārsvarā, protams, 35 un pamatā 40+, un vienā no nodaļām Inga ir, tas nav viņas viedoklis, viņa kā pētnieciskai žurnālists ir savākus daudz informāciju, tā skaitā arī no treneriem, un viņa piedāvā sievietei pēc 40 treniņu plānu, ka pirmdienās ir HIIT treniņš, otrdienās joga vai mobilitāte, trešdienās pretestība un spēka treniņš augšdaļai, ceturtdiena intervāla kardio, piekdiena pretestība vai spēks apakšdaļai, sestdiena pastaiga nojošana vai tautas diena, svētdiena ir atpūta. Tātad, principā, tā nopietni mēs sportojam 5 dienas, sestdiena arī tāds saucamais active rest, ja, nojošana vai tautas dēļas, pie tā pieskaitam. Ir ok, nav ok, tavā ieskatā, ko tu teiktu vairāk, mazāk? Nē, es neesmu to grāmatu lasījis, droši vien izlasīšu. Jautājums ir, cik ilgi ir tie treniņi. Man tur vajadzētu vēl niansīt zināt. Okay. Cik tev ilgs ir treniņš, pēc tam, cik es tur sapratu, tur ir intervāli. Ja? Tad jautājums ir, vai tur ir tās pulsu zonas iekļautas. Jo intervāli ļoti svarīgi ir, ka tu to pulsu uzrauj augšā un pēc tam tai pauzē, ka viņš tev nokrīt. Tev, principā, baigi ir jāvēro tieši, tur ir tas darbs, jābūt tam cilvēkam izglītotam, kā lasīt to pulsu. Un, principā, ja tu neatjaunojies un sāc nākošo intervālu, tam treniņam īsti beigās nebūs baigā jēga. Bet es nešaubos, ka Inga par to tur varbūt runā. Spēka treniņš, ja tas ir domāts mājās, jā, treniņi.
Ne, viņi var trenēties gan ar treneri, bet viņi teica, ja tu galīgi netiec, var arī meklēt YouTube dažādus Nu, principā, jā, es iesaku vienmēr, ja arī cilvēki, kas grib mājās trenēties vai paši darīt, vienmēr nežēlot naudu, jā, aiziet pie profesionāļa, lai jums tos pamatus, kā es runāju, visu laiku par pamatiem iemāc pietupties. Ja tur ir spēka treniņi, ja, pareizi pacelt priekšmetus no grīdas, pareizi celt virs galvas. Un tad, jā, darboties. Bet man vairāk, mans viedoklis tas ir, man vairāk patīk, kad ir tas arī crossfitā ir 3-1, 2-1. 3 dienas trenējies, 1 brīva, 2 trenējies, 1 brīva. Principā sanāk to 5 treniņu nedēļā, bet, tāds man princips patīk. Galvenais tam cilvēkam, kas to programmu taisa, tad ir bāzīt, kur tev ir iemācīt, un iemācīt to pulsu lasīt, jo kardio treniņos, izturības treniņos vai bāzes treniņos ļoti svarīgi to pulsu lasīt. Es redzu, starp citu, pilsētā ļoti daudz skrien, un man jau ir tāds, ar Kristu mēs braucam mašīnā, viņš parasti tētreku viens skrien, viņš pareizi skrien, tur viss kārtībā. Zini, kā es jau varu nolasīt, tu skrien smagnēji un elso, principā varbūt labāk neskrien, jā, vai ej ātri vai jo ļoti daudzi domā, ka tā skriešana sporto, bet viņi ir nereāli svarīgi attiecīgi strādāt ar savu sirsniņu, ar savu pulsu, jo tu vari ātri sačakarēt visu. Arī Ingas treneri teica, ka, ja tu principā ej vienkārši vienā tempā skriet garos gabalus, tu vari arī vienkārši neskriet. Jā, jo tev ir jātaisa intervāli. Tas ir tāpat, kā tu vari spēku, tu neuztrenēsi, ja tu neliksi svaru klāt. Kas tev pašam ikdienā dod to sajūtu, ka tu atnāc mājās un tu esi priecīgs un tev ir sajūta, jā, man patīk tas, ko es daru? Es bieži atnāku mājā, es ļoti noguris, bet es esmu noguris tā, es nezinu, patīkam noguris, tāpēc, ka man to sajūtu rada cilvēki, mani klienti, kuriem tu esi iedevis kaut kādu skilu, un kurš ir izdarījis kaut kādu kustību, tāpēc, ka viņš ir ieradies, viņš kaut ko sasniedzis jaunu, un tas tev iedod to sajūtu, ka tev pasaka, Kārli, paldies, super treniņš, un viss tās emocijas. Un, protams, lielāko to sajūtu man iedod mans dēls. Jā, tas ir mans, kā saka, daudzi man zina, un tā ir man dzīves sūtība, un tas varbūt atsevišķs podcasts, kur pa manu, kā tas man dzīvi ietekmējis ir. Bet, jā, man zālē, lai viss ir priecīgi, un lai mans dēls ir vesels, un visi tie man tuvie veseli, un māka pareizi skriet. Brīnišķīgi. Paldies tev, Kārli, ka atradi laiku savā aizņemtajā grafikā. Paldies. Tiekamies treniņos. Tiekamies treniņos.